Daudz studenti man prasa par zetu, astroloģijas programmatūru, horoskopu aprēķiniem, kā viņu labāk izmantot, ko ar viņu iesākt, jo funkcijas viņai ir daudz, iespējas ir daudz. Un bieži vien ir tā, ka cilvēks bez, teiksim, tādām padziļinātām datoru lietotāju prasmēm ar šo programmu īsti netiek galā. Jo šis te rīks būtībā ir vesels risinājumu kopums, kas ir nepieciešams astrologam, lai, teiksim, veiksmīgi strādātu un veiksmīgi novadītu arī šīs konsultācijas un tātad realizētos. Protams, rīks ir arī ļoti piemērots pašam priekš sevis izzināšanai un ikdienas vajadzību, teiksim, risināšanai. Pirmā lieta, kas jums jāsaprot, Zets, kā jebkura astroloģijas programmatūra, ir tikai palīgrīgs. Jebkurš astrologs, profesionāls astrologs var iztikt bez astroloģijas programmas, ja pie rokas viņam ir efemerīdu tabula un māju tabula. Un tad viņš var, veicot salīdzinoši viegls aprēķinus, aprēķināt jebkuru horoskopu, jebkāda veida horoskopu un tātad strādāt bez programmatūras. Šis ir aicinājums visiem tiem, kas nemāk horoskopu aprēķināt manuāli, par šo tēmu padomāt, varbūt kādā brīdī pievērsties šim te jautājumam. Pats es teikšu, arī esmu jau piemirsis, kā to darīt, savā laikā to darīju. Tajā laikā vēl pat nebija īsti kopētāji, un pat horoskopu apli mēs zīmējām ar cirkuli un lineāli strādājām ar transportieri. Šobrīd tas viss jau ir vieglāk izdarāms un atliek tikai šīs zināšanas, kā saka, atsveicināt. Šoreiz mēs skatīsimies Zetu kā viena no astroloģijas programmatūrām horoskopu sastādīšanai, bet atceramies, ka ir arī daudz citas programmas, kā piemēram Almagests, Urānija, Keplers, Solāris un vēl virkne ar programmatūrām, kas kādreiz ir radītas un kuras varbūt ir līdz mūsdienām izdzīvojušas, tā teikt. Bet neapšaubām Zets ir viena no pasaulē populārākajām programmām. Vai jūs saprastu, cik Zets ir nopietns un kādas emocijas viņš izsauc? Noskatāmies nākošo klipiņu! Esiet sveicināti Zetā. Tagad jūs redzat Zeta ekrānu, jūs redzat arī manu datoru ekrānu. Es strādāju uz Mac datoriem, protams, vislabākie datori. Lūk, labajā stūrītī lejā jūs redzat manu runājošo seju, tātad es esmu jūsu instruktors šodien, un uz ekrāna jūs redzat Zetu. Šīs ir viens no Zeta defaultajiem skatiem. Es strādāju ar Zeta 9.2.2.5 Geo versiju, pilno versiju. Līdz ar to jūsu skatījums šeit programmā izklājums būs atkarīgs no Zeta versijas, ar kur jūs strādājat. Tad pilnā versija vai bezmaksas versija, vai arī, teiksim, Zeta 8, Zeta 7 arī vizuāli atšķirsies. Visas nodarbības mēs sadalīsim 3 lielos blokos. Pirmais bloks, ko mēs šodien skatīsimies, būs tātad ievads pašā Zetā, kā viņu izmantot. Galvenie skati, galvenie rīki. Otrais bloks būs izvēles, kas saistītas ar dažādu veidu tabulām, kuras tiek izmantotas ikdienā vai arī specifisku vajadzību risināšanai. Un skatīsimies trešajā nodarbībā tools un kontrols sadaļu, lai, teiksim, labāk visu iepazītu. Pirmā lieta, kas ir jāatcerās, Zets ļauj katram lietotājam skatu pielāgot pēc viņa vēlmēm, vajadzībām un šiem te uzdevumiem, kurus viņš veic. Tāpēc nepārdzīvojiet to, ja jūsu šī brīža Zeta izkārtojums un skatījums nedaudz atšķirās no tā, ko jūs redzat manā ekrānā. Nu, teiksim, pastāstīšu šodien par Zetu, kā es viņu izmantoju, kāds viņš izskatās man. Tātad pirmais, ko jūs redzat, protams, ir horoskops. Šis te viss mūsu riņķis, uz kur ir attēlotas mājas. Māju virsotnes ir attēlotas planētas, ir attēloti aspekti. Tas, ko mēs arī parasti vēl uzreiz redzam, ir dažādā statistikas informācija, kur mēs varam pielāgot pēc savām vajadzībām. Manā gadījumā šeit augšējā stūrī, sekojot līdz peles kursoram,
Jūs redzat datumu, tas ir šodienas 3. februāris, laiku, kad šī karta ir sagatavota, tad tas ir šobrīd. Starpība ar Greenwich laiku, tad GMT laiks saucamais, un vietu, uz kuru šī karta ir gatavota. Tālāk ir dažādi papildus informācija, kas saistīta ir ar zodiaku tipu, kur es izmantoju šo te pasaules redzējumu, ģeocentrisko, jo Zets arī pieļauj strādāt ar heliocentrisko pasaules redzējumu. Un priekš manis ir svarīga mājas sistēma, kurā es strādāju, vai viņa arī parādītos uzreiz uz ekrāna, jo es strādāju dažādās mājas sistēmās, risinot dažādas jautājumus, un dažreiz diezgan viegli sajaukt kaut kādu mājas sistēmu, teiksim, starp Placidus un Kohu, jo viņas var iztīkties noteiktās situācijās ļoti līdzīgi. Tālāk jūs redzat mēnesi dienas. Šajā vietā var atrasties vēl daudz dažādu informāciju, parādīšu, kā viņu izmainīt. Apakšā jūs redzat arī dažādu papildus informāciju, kas ir ielikt iekšā. Šis te kreisais bloks arī pilnībā ir maināms, parādīšu, kā to darīt. Tālāk manā versijā stāv diezgan liela nozīme ir statistiskai informācijai, kas saistīta tieši ar kartes analīzes, tāpēc uzreiz šajā blokā man ir attēlots viss, kas saistīts ar statistiku. Piemēram, šeit parādās, cik planētas atrodas kartes augšējā sfērā, tātad mājās no 7. līdz 12. ieskaitot, cik ir apakšējā sfērā, cik ir kreisajā puslodē, cik ir labajā puslodē. Un, attiecīgi, tas uzreiz noteiktās situācijās ļauj izdarīt ātri šos te galvenos secinājumus. Tālāk man parādās arī sadalījums par stihijām, cik man ir uguns, zeme, gaisa, ūdens, tātad cik planētas, kurā no stihijām atrodas. Tas ir svarīgi tajā brīdī, kad jūs sākat strādāt ar temperamentu un, teiksim, izmantojot arī prognostikai citām lietām. Bez tam jūs redzat stūris sekojošās krītošās mājas, tātad cik planētas ir stūri mājās, sekojošās mājās vai krītošās mājās. Un redzat pēc kvadrantiem kardinālās fiksētās mainīgās zīmes, arī tātad svarīga statistikas informācija. Savukārt, otrā sāniņā jūsu ekrānos tas būs labais sāniņš, ja jūs skatāties paralēli datorā. Jūs redzat planētas, vai teiksim drīzāk tā objektus, jo šajā vietā var parādīties ne tikai planētas, bet arī hipotētiskie punkti, māja, virsotnes, visu, ko jūs varat iedomāties, tad visu, ko jūs uzliksiet vēlāk. Manā gadījumā parādās pie planētām vēl saucamā esenciālā un akcidentālā vērtība, tad tas ir šīs te zaļās sarkanās strīpiņas. Ja interesē dziļāk, kas tas ir, paskatieties Google vienkārši planētu esenciālā vērtība, planētu akcidentālā vērtība. Divos vārdos tas nozīmē esenciālā vērtība ir planētas stiprums pēc zīmes, cik viņa ir spēcīga, laba, cik ir laba viņas šī te būtība. Akcidentālā vērtība savukārt parāda vairāk to, cik planēta ir spējīga darboties. Jo var būt ļoti labs cilvēks, kuram nav rīcības spējas. Vai arī ļoti slikts cilvēks ar ļoti labu rīcības spēju. Tas ir tāda alegorija, bet viņa ir diezgan viegli uztverama un labi strādā. Tālāk jūs redzat grādus minūtes, pa vidu ir zīme, tātad cik grādos minūtēs atrodas konkrētā planēta konkrētā zīmē. Arī svarīga informācija, jo tas, ko es arī saviem studentiem mācu, neskatieties karti grafiski, vienmēr skatieties arī kolonu, kurā jums ir uzrakstītas planēta grādi un minūtes, jo bieži vien tā, ja ir stēlījums, kā piemēram šajā kartē nosacīt, mēs redzam Marsa Venēras savienojums, te īsti nevar saprast, kurā zīmē tā Venēra atrodas, vai viņa jau ir tajā alnā iekšā vai nē, viens teiks jā, otrs nē, bet pastoties pa labu koordinātēs, mēs redzam, ka viņi ir 29 grādi 58 minūtes zivīs. Un sākumā, ja šeit lietai nepievērš uzmanību, var ļoti viegli nokļūdīties. Tāpēc vienmēr sakojam līdz šeit aprēķina daļai. Pie planētām parasti mēs redzam vēl papildus simbolus. Tātad planētai pa kreisi ir simboli D, E, R, varbūt arī citi simboli. Tātad tas parāda, kādā zīmē planēta priekš sevis atrodas.
Piemēram, šeit mēs redzam Marsu, kurš atrodas Jaunā, un RZ burtiņš nozīmē šajā brīdī rožu, jeb tātad viņš ir savā pārvaldījumā. Tāpat mēs paskatāmies Venēru, redzam viņa aizvien šobrīd vēl ir zivīs, 29 grādi 58 minūtes. Mēs redzam E-burtu, lielo E-burtu klāt, kas nozīmē, ka Venēra ir egzaltācijā. Tad priekš viņas ļoti spēcīga un liederīgi izmantojama pozīcija. Tālāk no planētām labajā pusē savukārt jūs redzat šeit mazākus burtiņus S, piemēram, pie Jupitera, pie mezgliem jūs redzat D burtiņu. Tātad šie S burtiņš nozīmē stacionārs, šeit arī var parādīties R burtiņš, mazais R burts, kas nozīmē, ka planēta kļūst retrogrāda, un D burts savukārt nozīmē, ka planēta ir direkta. Kam tas ir svarīgi? Horāra astroloģijā, piemēram, ļoti svarīgs ir šis stacionārais moments, jo tas skaitās, teiksim, natāla astroloģijā, varbūt tas nav nekas tāds briesmīgs, tad horāra astroloģijā tas ir rādītājs, ka planēta ir faktiski rīcības nespējīga. Un tad strādājot ar dažādām metodēm, jums jāspēj ir ātri šo informāciju uztvert, ieraudzīt un saprast. Tālāk parādās šie hipotētiskie punkti, parādās māju virsotnes. Manā gadījumā ir uzraksts, kad ir ascendents un MC 10. mājas virsotne mediumu kolektīvi. Bet šeit jūs arī varat salikt visas 12 māju virsotnes pārējās, tad 10 vai jums rādās gan zīme, gan grādi, vai arī salikt, piemēram, pirmās 6 māju virsotnes un attiecīgi pārējās galvā ļoti viegli izrēķināt, pieskaitot klāt 180 grādus, vai vienmēr atceroties, kad otra virsotne būs opozīcija zīmē. Man ir arī uzraksts, ka es redzu aspektu konfigurācijās, un kas aspektu konfigurācijās iesaistās. Teiksim, mēs redzam, kad ir bisekstils starp Lilitu, Merkūru un Venēru. Un kas ir svarīgi tajā brīdī, kad es uzbraucu ar pelīti viņā virsū, pastieties kartē, redziet, viņš iezīmējas stipri zaļāka krāsa, kur viņš mirgo, ja. Un tātad es uzreiz redzu, kādas konfigurācijas veidojas. Tas ir arī svarīgi veicot kartas analīzi vai arī strādāt ar prognostiku, lai redzētu, kur kādas konfigurācijas izveidojas, kur kādas konfigurācijas papildus noslēdzas. Un tātad mēs redzam papildus informāciju. Šeit var būt ļoti daudz konfigurācijas, varbūt arī neviena. Kas ir vēl ļoti svarīgi, astroloģijā tiek izmantots arī nekustīgās zvaigznes un miglāji. Ir tāda lieta, to parasti skolās nemāca, jo tas ir tāds, jau akadēmisks līmenis, dziļākais astroloģijas līmenis. Un man, teiksim, ir uzraksts, ka planētām vai jebkuram objektam, kuras izskatu labajā pusē, ja viņš ir savienojumā ar šo kādu no nekustīgajām zvaigznēm, 1 grāda robežās, parādās šīs nekustīgās zvaigznes nosaukums. Šeit jūs redzat veselu čupu šobrīd. Mēnesis ir ar Hamala zvaigzni, Saturns ar Šaula un tā tālāk. Katrai no viņām ir sava nozīme, katrai no viņai ir nozīme veidojot miedarbību konkrētām planētām. Dažreiz astroloģijā šīm zvaigznēm ir izšķiroša nozīme. To jūs arī ļoti labi redzat strādājot ar horāro astroloģiju, strādājot ar natālu astroloģiju, piemēram, visiem slaveniem cilvēkiem, tādiem nopietniem. Kartēs ir iesaistīts nekustīgās zvaigznes. Mans novērojums ir, ka arī ārstu kartēs ir šīs nekustīgās zvaigznes, kāpēc ļoti izteikta lieta. Viņas ir labvēlīgas, ir arī nelabvēlīgas, viss ir atkarīgs tātad no viņu šīs te dabas. Tālāk, zem aspektu konfigurācijām jūs redzat arī manā gadījumā, manā zeta versijā uzstādītajā ir redzama recepcijā. Recepcija tad, ja, kā saka, viena planēta atrodas otras planētas zīmē, piemēram, Mars Vērsi, Venēra Aunā, tad tas būs recepcija pēc pārvaldījuma. Astroloģijā tulkojot tam var būt dažādas nozīmes atkarībā no metodas, ko mēs izmantojam. Horāra astroloģijā tas norādīs uz 2 objektu savstarpējo simpātiju. Kaut kādā veidā tas var būt arī naids atkarībā no jautājuma.
No tā vai astroloģijā tiek uzskatīts, ka recepcijā esošas planētas spēj savstarpēji ļoti labi sadarboties un sadarboties it kā viņas būtu savā zīmē pēc spēka. Bet, tās ir dažādas versijas un visas viņas ir izskatāmas, viņām jāstrādā. Recepcijas var būt pēc zīmes, pēc egzaltācijas, pēc terma fāsa, tad šiem te speciālajām, specifiskajām jau lietām. Tālāk manā gadījumā ir uzstādīta arī dispozīcija ķēdīte, pēc pārvaldījuma un arī pēc planētu izdzīšanas, nosauksim to tā, ja? Arī krišanas, nezinu, kā pareizi to latviski noformulēt. Arī svarīga informācija, jo bieži vien konsultāciju laikā jums uzreiz jāredz cilvēka vadošais motīvs, jūs paskatieties uz ķēdīti, redzat, ka tur galveno lomu spēlē Mars un Neptūns un attiecīgi izdarat sākotnējos secinājumus. Lieta, kas strādā, padziļināti varat apgūt to pie Maijas Kraftas vai kādu no citiem pasniedzējiem. Ok, tātad tas ir pirmais skats, kur jūs varat braukāt, vai jūs saprastu, kas ir kas. Nākošā lieta ir izvēlnes. Jūs redzat rīkļosu, šeit augšā šiem te viņas smuki ir ikoniņas, un virs tās ir vēl vesela kaudze ar tehniskajām izvēlnēm, kuras jūs varat, kā saka, spaidīt un ar viņām rīkoties. Vēlētos uzreiz pievērst jūsu uzmanību tam, ka, ja jūs strādājat ar bezmaksas zeta versiju, esiet bez bažām, jūs neko slikti viņai izdarīt nevarat, viņa neko slikti izdarīt arī jūsu datoram nevar, līdz ar to spaidat, spēlēties ar visām iespējamām pogu kombinācijām, jo sliktākais, kas var būt, jums šis te bezmaksas zets būs jāpārinstalē no jauna, tad jāuzliek jauna instalācija virsū, un tas arī viss. Varbūt datubāzi pazaudēsiet. Savukārt, ja jūs strādājat ar maksas versiju, tad jau vajag, kā saka, apzināties, ko jūs darat. Izmēģinājuma laiks ir beidzies, un vienmēr padomājiet par tām sekām, pie kurām var novest kaut kādu jūsu šī darbība. Principā es ieteiktu arī jums izdrukāt kādu karti, kur ir konkrēti dzimšanas laiks, rakstīts vieta, nezinu, kad vai tā ir jūsu pašu karte, un turēt viņu kā tādu mērauklu, jo gadījumā, ja zets sāk nepareizi rēķināt, jūs ievadat savus datus, redzat, ka viņi zets aprēķina galīgi zarā, tātad kaut kur ir kļūda, vai ne pašā zetā ir nojukums iestājies, vai arī kaut kur ir nepareizi datu ievada bijusi, tātad, lieta, ko vajadzētu pārbaudīt. Pirmā lieta, kas jums ir jāatcerās, ir tāds teiciens, neviens administrators nelasa lietošanas instrukciju programmatūrai. Bet jūs gadījumā, strādājot ar zetu, jūs ieteikti iepazīties ar zetu šo saucamo manuālu, lietošanas instrukciju. Viņu var atrast ļoti vienkārši. Rekur ir augšā sadaļa Help, nospiežam viņu un nospiežam podziņu User Guide. Tas, kas notiksies, jums atvērsies browseris vaļā, jums nav jābūt pieslēgtam pie interneta, vai jūs varētu ļoti veiksmīgi tātad izlasīt visu par šo te konkrēto zeta distributīvu. Šīs te instrukcija ir pieejama angļu valodā, savukārt, ja jūs izmantosiet krievu valodas distributīvu zetām, instrukcija būs krievu valodā. Labajā pusē ir tēmas, protams, sākumā ar welcome tekstu. Tad šeit ir viss aprakstīts, kā šo te zetu izmantot, kādā veidā, kādas ir viņa funkcijas, kādas ir iespējamības saistībā ar astovu kartogrāfiju, ko zets arī atbalsta, ar ko atšķirās versijas, kas ir iekļauts iekšā un kādas ir minimālās sistēmas prasības. Jāsaka uzreiz, zets faktiski iet uz visiem daudz maz normāli datoriem, uzdienīgiem problēmām nevajadzētu būt. Tālāk iet jau sadaļas helpa par katru izvēli. Viņas ir plašas, dziļas. Līdz ar to neslinkojiet, papētiet, sevišķi tad jums ir jārisina kaut kāds ļoti konkrēts uzdevums. Šobrīd help taisīsim ciet. Es domāju, viņš mums pašreiz nebūs vajadzīgs. Ziniet, ka tāds ir, kad viņi vienmēr var izmantot. Labi, šis ir mūsu pirmais izvēles loks. Turpinām viņam nedaudz paskatīties. Tālāk, kas ir vēl svarīgi?
Uzejot uz kādu no planētām, kur mums tas planētas saraksts, un skatoties vienlaicīgi uz karti, jūs redzat, ka šī planēta it kā iezīmējas. Tas ir svarīgi tajos brīžos, ja jums pēkšņi kaut ko nepamanat aspektu gūzmā vēl kaut kur. Tas ir svarīgi pie šīm konfigurācijām, ja jāsaprot, kas ir kas, vai arī kaut kādā brīdī jūs izmantojat kaut kādus hipotētiskos punktus, jūs viņus nevarat ieraudzīt, tad šis ir moments, kā jūs uzreiz redzat, piemēram, es nevaru atrast savu laimes punktu, paskatos, reku viņš sarakstā ir, reku viņš kartē man iezīmējas, ja tad ar zaļu aplīti skatieties uz kartu, redzat, viņš tagad mirgojas uztaisīt. Ok, nākošais ir galvenās izmaiņas augšā šīs te ikonas, kām ir jāpievērš uzmanību. Tātad pirmā ikona, šis te režģotais oks, aiztaisam, vēlreiz cietātaisam vaļā. Caur šo te logu notiekās bāzes datu ievadu saistībā ar informāciju, ir virsraksts core data, tātad tie ir tie galvenie dati, kurus jūs ievadat kartas būvniecībai. Caur šajien jūs arī ievadīsiet datus kaut kādu papildus kartu būvniecībai, piemēram, šodienas datumā vai kādam no nākotnes datumiem. Ir otra poga history, caur šajien var redzēt kartas, kuras jūs esat dienas laikā veidojuši. Zem maka šī funkcionalitāte īsti tā kā nestrādā, tāpēc man viņa ir tukša, bet galvenais ir, ka, piemēram, jūs strādājat 20 kartēm šajā dienā, jūs viņas kaut kur datubāzē pazaudējat, tad jūs viņas varat uzreiz viegli caur vēsturi atrast. Horoscope chart, poga, kas ir svarīga, kas ļauj atgriezties šajā te ierastajā skatā. Jo tipisks piemērs ir, nospiedīsim nākošo podziņu kosmos, mēs redzam Saules sistēmu uz šo te brīdi, mēs varam ar viņu paspēlēties, pabraukāt, piezumot klāt laikam nevar, vismaz man pēl neļauj, bet tātad mēs redzam arī šos zvaigznājus, vēl daudz lietas, tāda izglītojoša sfēra, būtība, varam paspēlēties bērniem vakarā parādīt, vismaz manam puikam ļoti patīk šitā te sadaļa. Un tagad kā darīt, kā tikt atpakaļ uz to visu? Tas, ko mēs ejam atpakaļ, nospiežam horoskopu čārtu, un mēs atkal esam ierastajā skatā, visa kārtībā, bez bažām. Otrā podziņa ir sky, kas ļauj mums zemi debesis skatīt šādā rakursā. Mēs redzam ekliptu ar visām zīmēm, mēs redzam grādus, mēs redzam, reku te urāns pārvietojas, reku te ir mēnesis, jā. Arī tīri izglītojošs skats, lai kaut kādā brīdī studenti, jūs paši labāk izprastu astronomijas šos te pamatus, kurus pēc tam pārnest jau uz astroloģiju. Nākošais skats ir ģeogrāfiskā karte. Tiek izmantot daudz dažādiem nolūkiem, primāri relokācijai, vietu meklēšanai, vēl kaut kam. Varat par viņu braukāt, ja ir laba pēle, varat zoomot visu kaut ko klāt, tātad kaut kādas konkrētas apgabals jau skatīties, konkrētas vietas pētīt. Kad tas ir vajadzīgs, grūti spriest, vai iziet no zoom ārā, reku spiežam šito podziņu, zoom alt, reku mēs redzam palielinājums mainās šajā te odziņā augšā. Ok. Uzliekam ierasto skatu un atgriežamies atpakaļ natālajā kartē. Tālāk, Zets ļauj strādāt ar Google mapu. Tur doma tāda, ka dažreiz arī vietu jūs varat atlikt pēc Google mapa. Man šī funkcija nav pieslēgta. Man internets tagad pa daļai ir atslēgts. Bet tātad idejiski jūs varat atķeksēt to vietu, kur jūs esat šobrīd, vai vietu, kur jūs veidojat karti, un ievadīt viņu iekšā. Kam tas ir vajadzīgs? Varbūt kaut kāda ļoti maz apdzīvot vieta, kas nav Zeta izvēlnēs, viņa nav reģistrēta Zetā, un ja jūs zinat koordināts, jūs viņus varat manuāli ievadīt iekšā. Tālāk ir datubāzes sadaļa. Šeit jūs redzat Zeta datu bāzi, tad visas personas, visu jūs varat kārtot sev vēlamā veidā, veidojot dažādas datu bāzes, kurās iekšā jūs liekat konkrētas personas. Šo funkciju mēs skatīsim atsevišķi, bišķi jau padziļināt, tāpēc šobrīd pie tās neapstāsimies.
Tālāk nākošā funkcija ir teksti. Arī specifiska lieta. Tātad Zets ļauj jums veidot automātisko zīmju, planētu, māju, izvietojumu interpretāciju. Tātad dators interpretē karti. Zetā ir iebūvēti šie te interpretācijas teksti, bet jūs varat likt iekšā arī savus interpretācijas tekstus. Nezinu, Latvijā neviens to vēl, man liekas, nav īsti tagad darījis. Es to paspēlējos intereses pēc, bet tā kā teksti ir gari, šobrīd neesmu šo lietu izplatījis. Vai saprast, kā tas strādā, ir elementāra darbība jāveic, jums, piemēram, ir mēnesis. Nospiežat uz mēnesi labo taustiņu un nospiežat podziņu, kur ir interpretācija. Un tātad jums parādās interpretācijas bloks, ko nozīmē šis te mēnesis, kā viņš jūtas, tātad, kas ir viņa būtība. Un jūs varat nospiest arī apraksta pogu un tātad iet jau dziļāk pie konkrētās zīmes. Funkcija ir ļoti noderīga studentiem iesācējiem, vai tiem, kam vakaros vienkārši gribās palasīt kaut ko jaunu, jo dažreiz var atrast kādu arī pērli tam visam klāt. Bet tātad caur šo tekstu bloku iet, tad viss darbs ar interpretācijas lietām. Ja interesē kādos datus iepūst iekšā, tad viņi jāveido speciālā tekstu formātā, jāsasēvo, un pēc tam viņus var lādēt caur šejienu iekšā. Helpā tas ir diezgan detāli aprakstīts. Nākošais vēlais bloks ir tabulas. Zetā ir daudz dažādas tabulas, ar kurām jāstrādā. Viņš pilnībā kopē šo te bloka sadaļu. Ja. Vēlāk visu to skatīsimies. Tūlu sadaļa, jeb rīki, arī ir šeit augšā, viņi redzami. Ja. Tālāk iet Dynamic of Time, jeb laika dinamika. Svarīgs loks, ko jūs arī vēlāk izmantosiet, kur jūs varēsiet tīt laikus priekš uz atpakaļ, piemēram, mēs padzenam stundas, kur augšā stundas mainās, varam dienas padzīt, ja. Tad svarīgi tajā brīdī, kad jūs strādāsiet kaut kādām tranzītiem, relokācijām, visam šīm te lietām. Tālāk, dinamika tieši paredzēta lieta relokācijai, tad šeit jūs varat mainīt koordinātes, arī vēlāk parādīšu, kā to darīt, lai karti piedzītu pēc kādas konkrētas vietas, jo relokācijas būtība ir ļoti vienkārša. Tātad, ja jūs pārsēties uz kādu vietu dzīvot, te ir runa par attālums vēlāks 500 kilometriem, jūsu karte nosacīta arī mainās uz šo te vietu. Ja. Un relokācijas gadījumā tad jūsu planētas stāvoklis dzimšanas kartē nemainās, bet mainās māju izvietojums. Tad mājas tikai tiek mainītas, šie te grādi tiek mainīti, bet laiks paliek tas pats. Un tādā veidā sabīdot, mēs varam saprast, kura planēta no kuras mājas uz kuru pārvietojas un kā tas ietekmēs jūsu dzīvi. Ties gan autora domas par relokācijas tēmu dalās. Ir autori, kas šo tēmu atzīst, ir autori, kas pilnībā viņu noliedz. Tā skaitā arī nopietnas autoritātes. Katram jāpieņem savs lēmums, jāpapēt šīs te lietas, vai saprast, strādā vai ne. Tā, tad nākošā lieta ir General Configuration. Šeit jūs uzreiz varat paspēlēties. Tad Zetā var būt dažādas konfigurācijas. Tipisks piemērs ir, defaultajā Zetā strādā ar saucamo anglisko konfigurāciju. Nezinu, kāpēc viņu sauc angliski, bet tā laikam pierakstāks ir, jā. Mēs varam izvēlēties, piemēram, dark konfigurāciju. Tas, kas mums notiekās, mums ekrāns paliek melns, mums nekā vairs nav lieka, mēs ļoti precīzi redzam visas pozīcijas, un tas ir vajadzīgs priekš tam, ka cilvēki citreiz šādā veidā daudz labāk uztver informāciju, nekā tad, ja viņa ir raibā, zaļa, sarkana, vēl kaut kas, jā. Tātad pielāgots pēc paša vajadzības. Tā, nospiežam atpakaļ, ejam uz English. Šo vārdiņu mums nevajag šobrīd vēl. Ir local space konfigurācija. Specifiska lieta, kas ļauj mērīt horoskopu smagumu, bet šobrīd to galīgi nevajadzētu aiztikt. Vismaz ne pirmajos 3 kursos.
Tālāk ir urānijas konfigurācija, ko izmanto Hamburgas astroloģi, arī pielāgojumi specifiskām lietām. Redzam planētas, redzam arī šos te asteroīdus, visu šo te gūzmu, kas ir urānas skolai vajadzīgi. Ir zeta konfigurācija saucamā iebūvētā. Viņi izskatās šādi ar mēnesi stāvvietām, laikam tā to pareizi sauc. Jā. Tas, ko jūs redzat, uzreiz parādās, piemēram, aspektu tabula, šī te ierastā, ko daudzās skolās izmanto. Kartas izskats arī uzreiz ir savādāks. Bet, to jūs laiku varēsiet izdomāt, kā jūs gribat izveidot savu konfigurāciju, nospiežot Save Configuration. Tad, kad jūs viņu būsiet, kā saka, radījuši, un tad izvēlēties, ar ko nākotnē, kādiem instrumentiem strādāt. Kas ir svarīgs knips, zetu uz vienu datoru var palaist paralēli divās reizēs, katrā var būt savu konfigurāciju. Tad, kad jūs viņu startēsiet trešo reizi, viņš izvēlēsies tātad šo te pēdējo konfigurāciju, kas ir uzstādīta. Tālāk augšā jūs redzat chart tapes, kas viņu izvilks šeit uz vidu ārā. Tas ir blociņš, kas ļauj uzveikt daudz kartes viena virs otras. Nezinu, paņemsim, piemēram, kas mums tipiskais ir sekundārās progresijas. Hopa. Uzliekam virsū, reku viņas parādās, tad parādās iekšējais riņķis, parādās ārējais riņķis. Iekšējā riņķī ir natālās planētas, ārējā riņķī parādās šīs te tranzitējošās, ir dotajās situācijā progresējošās planētas. Jā. Lai tā bilde būtu skaidrāka, reku izmainīsim natālās kartas laiku, paņemsim ko gadus, jā, reku ir ievadam vieninieku, patinam, nezinu, reku parādās mums 2006. gads šobrīd, jā. Nozvaikam pa virs tranzītus, nospiežam pociņu, un reku ir tranzitējošie dati uz šo dienu. Kas ir svarīgi, tad, ja jūs vajag vairākas kartas kopā, tad kreisajā pusē, skatoties no jūsu datoru, kad jūs esat palaiduši, jums parādās natālās kartas vieta, labajā pusē parādās, kāda metode tiek izmantot šeit augšā, tad tranzīti, otrā karta, tad karta pa virsu, tranzīta datums, tranzīta laiks. Un tas attiec uz jebkuru metodi, piemēram, uz zodiaka direkcijām, reku tas pats notiekās. Jā. Atceramies, ka zets uztur arī vairākas savstarpēji uzliktas kartas virsū. Tā, atgriežamies ierastajā laikā, nospiežam burvīgu pogu un esam klāt 3. februārī. Tālāk ir settingi, liela sadaļa, kurā mēs varam mainīt daudz dažādus settingus, pa daļu no viņiem pastāstīšu turpmākajās lekcijās. Ir šis te helps un, protams, pēdējā poga iziet ārā no zeta. To pagaidām nespiežam, vai viņa stāv, vai viņa tur dzīvojas. Ok, tas bija sīks minimāls intro pirmajā ekrānā, un to idās ķersimies klāt jau pirmajām izvēlēm. Paskatīsimies, kā šo te ekrānu pielāgot savām vajadzībām. Tiekamies pēc minūtes, un jāiet uzvārīt tēja. Čau! Nu ko? Esam atpakaļ mūsu zeta lekcijā. Ieraksts ir aizgājis, jā, jau 7.8. sekunde. Šobrīd mēs sāksim darboties ar tādu lietu, kā visa zetā pielāgošana savām vajadzībām. Skatīsimies viņa šo te galveno funkcionalitāti, knifiņus, kurus visbiežāk ikdienā izmanto astrologs. Pirmā lieta, kas ir jāatceras, jums spēlē ir 2 taustiņi. Kreisais, labais taustiņš. Uz MacBook datoru strādājot ar skarēņu jūtīgo palikni, tas nozīmē 2 pirkstus nospiest kopā. Un, lai zeti, teiksim, pielāgot galvenajām lietām priekš sevis, tas, kas jums ir jāizdara, ir tad uz šīs te baltās zonas, sekojam reku līdz pelītei, jebkurā vietā jānospiež labais taustiņš. Un jums parādīsies skaista izvēle. Tātad, ko viņa jums dod, tas ir, teiksim, tāda, ātrā izvēle, varētu teikt tā. Pirmā izvēle jums ir chart settings,
hops, nospiežam, un mums te parādās ļoti, ļoti daudz, kas ir saistīts tieši tātad ar kartes īpašību uzstādīšanu, jeb angliski settingu uzstādīšanu. Aiztaisam šobrīd vēl ciet. Otrs ir event date, tātad parādās šis te datu ievadas lauks. Tas ir dubultkāds tieši šai te funkcijai, kur viņi arī tātad kreisā augšējā stūrī ir event date. Tālāk nākošais ir databāze. Mēs tiekam uzreiz pie databāzes klāt. Tāpatās ir history, tas, kas mums nestrādā. Tāpatās mums tieši ir interpretācija. Un tad ir svarīga lieta, ko izmanto arī astrologi, aspect grid, jeb aspektu tabula. Bieži vien tā, ka mēs skatāmies, ka šeit ir kaut kāda aspekta, mēs nesaprotam, kas tur notiekās. Citreiz mums ir jāzina ātri planētu savstarpējais attālums grādos, piemēram, strādājot ar elekcijām, kaut vai tai pašai grūtniecībai. Un tāpēc ir šī saucamā aspekta tabula, kur agrāk rēķināja ar rokām, kur mēs redzam starp jebkuru no objektiem, kāds ir attālums. Te var parādīties arī hipotetiskie punkti, māju virsotnes, vispār jūs varat iedomāties. Tabula izskatās šādi, pa viņu var pārvietoties atkarībā no tā, ko jūs būsiet, kā saka, iesvāguši iekšā vai redzēt. Un tas, ko jūs redzat, ir planētu pāris un kāda ir viņu eņķiskā attiecība. Piemēram, kur ir mēnesis, kur ir saule, mēs redzam kvadrātu, tad tas ir kvadrāts. Uzbraucot uz aspektu virsū, parādās zem kursoriņa arī tas uzrakstīns, un pēc tam nodziest, atkal parādās, jā. Parādās attiecība grādos, cik viņi ir tālu viens no otra, tad šeit mēs redzam saula mēnesis, atrodas 82 grādi, 52 minūtes 38 sekundžu attālumā, tātad aspekts ir kvadrāts, arī, jo mēs zinām, ka 90 grādi ir kvadrāts, un ir burtiņš A. A nozīmē aplicējošs aspekts, jeb aspekts, kas veidojas. Viņu sauc citreiz arī ieejoši, krieviski šis te vhaģeši jēdziens. Arī ļoti svarīga lieta, jo tā astroloģijā, kā zināms, aplicējoši aspekti strādā spēcīgāk nekā izejoši aspekti. Jā. Elektīvā tikai strādā ar ieejošiem aspektiem. Horārā pārsvarā arī, ja vien neatbild pie jautājumiem saistībā ar pagātni. Ka citur jūs krāsas neredzat, jo tur neveidojas mažorais aspekts. Ja šeit būtu ieslēgt minorie aspekti, mazie aspekti, tad viņi arī šeit parādītos jau krāsaini. Bet jūs redzat vienkārši leņķisko attiecību, teiksim, Saule Merkurs, jūs redzat, ir 103 grādi, 19 minūtes 47 sekundžu attālumā. Un tas, ko jūs redzat, ir arī pēc citiem simboliem iet S burtiņš, tad rekur arī Merkūra Jupītera kvadrāts, 91 grāds 24 minūtes, un S burtiņš klāt, tas nozīmē aspekts ir izejošs, jeb separējošs. Uzreiz jūs tādā veidā visu redzat. Kas ir svarīgi, uzreiz jāatcerās ir aspektu krāsas. Šeit jūs redzat, kad, piemēram, kvadrāts ir sarkans, sekstils ir zaļš, savienojums ir zilā krāsā. Bet jāatcerās viena pamata lieta, ko es arī visiem studentiem, kā saku, zarubiķina nos, aspektu krāsas dažādās programmās var atšķirties. Ir astrologi, ir programmas, kas, piemēram, harmonisku aspektu krāso sarkanu, disharmonisku melnu, zilu vai zaļu pat ir redzēts. Tātad krāsa ir subjektīvs jēdziens. Lūdzu, nepiesienaties viņai, centieties strādāt tieši ar skaitļiem, ar leņķiem, nevis ar tik daudz krāsām. Jo, ja jums izdrukās melnbalta karti, jūs būsiet pieraduši strādāt ar krāsām, būs apjukums, pieiesiet citā sistēmā pastrādāt, cits astrologs parādīs savā datorā. Kārtī, ja jūs būsiet piesējušies pie krāsas, viņš varbūt būs krāsas samainījis vietām inversijā, un jūs, kā saka, ar lielu bulkšķi varat izbolmēties. Tālāk, nākošā lieta ir aspektu liste, svarīga lietiņa, tie ir tie paši aspekti. Tikai šeit parādās tieši tie aspekti, kas jau formējas, nevis leņķiskās, visas attiecības, bet tieši aspekti, kur ir. Mēs redzam aspektus to veidošanās stiprumu, tātad, kas ir vistuvāk kulminācijai, ar tiem aspektiem sāk un uz leju iet dilstošā pakāpē.
Snīpīts, putna snīpīts ciet, reku pievērsiet uzmanību. Tad šeit šie snīpīši ir tagad cieti. Otrs puses viņi arī ciet. Tas norāda uz tiem aspektiem, kas veidojas, jeb aplicējas. Un putnas snīpītis, kas iet ārā, tas norāda uz izejošiem aspektiem. Reku mēs redzam, teiksim, tas pats Merkūrs kvadrātā ar Jupīteru 1 grāds 24 minūtes. Snīpītis ir tā kā uz kreiso pusi ciet, nevis uz labo. Un tas norāda, ka aspekts ir izejošs un izgājis jau 1 grādu 24 minūšu attālumā, tad jūka ārā. Šajā momentā aspekti parādīsies tieši atkarībā no orbisiem, kurus jūs būsiet uzstādījuši. Tas ir atkal katra astrologa izvēle, kādu orbisu viņš liks, to mēs drīz paskatīsimies. Un kādām vajadzībām jūs ko izmantosiet. Ja jūs būsiet uzstādījuši, vai aspekts rāda arī uz māju virsotnēm, tad viņi šeit var parādīties. Uzreiz svarīga lieta, runājot par aspektiem, jau mēs viņiem pieķērāmies klāt. Tātad aspekts objektam var ieslēgt, var izslēgt. Reku mēs uzbraucam, piemēram, uz Jupitera. Viņš tātad parāda tekstuālā veidā šo te aspektu tuvāko, kas ir. Mēs varam nospiest labo taustiņu, atkal jau makam tas nozīmē abas pogas kopā nospiest, un tas, ko mēs uzreiz redzam, ir dati par planētu. Mēs uzreiz redzam aspektus, ieejošus, izejošus. Teiksim, mēs redzam Jupitera trigons ar Sauli, ieejošu aspektu 111 grādi, tātad uz trigonu vēl 112 grādi, atbilstošā orbisā strādājot, protams. Redzam izejošos aspektus, redzam atsevišķi aspektus uz māju. Tas varbūt kādam svarīgi. Un mēs arī varam nospiest, vai aspektus nerāda, piemēram, nospiešam poziņu, ir ķeksīts pie šova aspekts, ja mēs viņu izņemam, Jupiters vairs nav aspektēts. Kam tas ir vajadzīgs? Tipisks piemērs ir astrologs negrib strādāt ar Lilitu, konkrēti uzdevumu veikšanai tas nav nepieciešams, rektē Lilita maisās aspektē, visu kaut ko mēs negribam viņu ņemt vispār no kartas ārā, bet gribam atslēgt, jo viņi nemaisās hops un noņemam viņai aspektus nos. Ļoti ērti, ļoti parocīgi izmantojam funkcionalitāti. Gribam redzēt visus Jupitera aspektus, kāds viņš izskatās, un loģiskos attiecības ar citām planētām, tātad paņemam šo te aspektu grid, reku viņš parādās. Citos datoros viņš var parādīties šī sadaļa kaut kur apakšā, un attiecīgi mēs redzam visu, ko Jupiters taisās darīt, vai viņš sadarījis. Mēs redzam Jupiters Sauli trigonā, Jupiters mēnesis 65 grādi 15 minūtes 52 sekundes, un tādā veidā mēs ļoti operatīvi ieraugām visus šos te aspektus un šīs te nianses un neko nepalaižam garām. Ja mēs skatāmies vienkārši uz šo te bildi, tad dažbrīd ir diezgan grūti saprast, kas ir kas. Vēl kas ir svarīgi, man ir uzstādīts, kad ja aspekts tuvojas, tad viņš iekrāsojas traknākā krāsā, vēlāk parādīšu, kā to izdarīt. Ok, bet ķersimies klāt pie interesantākas sadaļas, tā bija tāda vispārīgs intro. Spiežam labo taustiņu un ņemam chart settingus. Tātad, ko jūs varat izdarīt ar karti? Šis ir galvenais, teiksim, settingu loks, ja tā var izteikties, kurā var veikt visas galvenās darbības, kas ir cilvēkam nepieciešams strādājot ar astroloģiju, vai pielāgot šo karti savām vajadzībām. Es tikko piefiksēju domu, ka es jums neparādīju, kā ievadīt sākotnējos datus, bet to izdarīsim, acīm redzot, nākošajā lekcijā. Ok, tātad chart settings, lodziņš, kam pievēršam uzmanību. Loka augšējā daļā jūs redzat izvēles, kas ir nosauktas latiņu burtiem, simbolizējot pirmo izvēles vārda burtu. Tātad vēl formāts, pirmais ir formāts, tad mēs redzam F burtiņu, tālāk mēs redzam vēl, tas ir saistīts no riņķi, tā to var nosaukt. Tālāk ir dati, dažādi zodiaks, planētas, mājas, aspekti, zvaigznes, izmērs, ar ko jūs strādāsiet, krāsas, fonti, pārvaldījums un
galvenie sektori, tā ir lieta, ko es savā praksē šobrīd neizmantoju, varat to palasīt. Jo pilnīgi visus klikšķus es jums neparādīšu, parādīšu tās galvenās vietas, kas jums jāsaka. Ok, sākam ar formātu izvēli, pati vienkāršākā. Ko tad mēs šeit varam darīt tās galvenās lietas? Pirmais ir, mēs varam izvēlēties, no kā sākt karti rādīt. Lielākā daļa skolu Latvijā izmanto, ka kartes sākums ir ascendents. Ascendents vienmēr ir kreisajā pusē. Tātad viņš simbolizē kā šo te kartes zīmējumu, kartes sākumu. Un parasti visas mājas mēs zīmējam pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, tātad no pirmās ejam uz leju, tātad smuki, klik. Tas ir mūsu ierastais skats. Bet var gadīties, ka jūs gribat sākt, vai jums kartes kreisajā sārnā vienmēr ir alna zīme. Tad jūs izvēlaties ķeksīt degree, mums parādās tātad alna zīme, kā pirmā zīme, un attiecīgi kartes vienmēr būs pielāgotas šim te skatam, neatkarīgi no tā, kurā vietā atradīsies ascendents. Tātad zodiaka aplis viņš it kā tiek fiksēts. Ja jums nepatīk alns, jūs varat izdomāt, ka jums patīk sākt, no 95 grādiem. Un rekutā tad šeit ir šis te sākums apmēram 95 grādi, vēža zīmes sākums, un attiecīgi kartes sākas no turienes. Specifisku lietu es zinu, kad ir autori, kas tieši šādu pieeju izmanto, kad sāk no alna. Pats neesmu to atzinis par ērtu esam, tas noteikti vienkārši piereduma jautājums. Bet, kā saka, izvērtības var būt visādas. Liekam atpakaļ uz ascendentu vai pirmās mājas virsotni. Ar ko ir atšķirība? Placidusā kohā ascendents vienmēr sanāk pirmās mājas virsotne, bet strādājot, piemēram, Vēlovā, ascendents būs pirmās mājas vidus, un tad mēs varam uzlikt, vai sākums ir no pirmās mājas virsotnes, un it kā tad tā karta būs nedaudz nobīdīta, jo tas ascendents sanāks no tur uz leju kaut kur. Jā. Tad svarīgs snifiņš, vieniem tas ir svarīgi, otriem nav. Bet nianse var noderēt. Tālāk nākošais boks ir event date. Tātad, ja mēs ķeksi izņemam ārā, tad mums pazūd šī te augšējā sadaļa, kur ir šie te notikuma dati, kad, teiksim, tas notikums tiek reģistrēts jūsu sistēmā. Pamēģinām izņemam, redzēt, pazūd. Jā, tad mēs neredzam vairs, kas tas ir pa datumu, uz kuru brīdi karta ir gatavota. Kam tas ir vajadzīgs? Piemēram, jūs kaut kādu testu drukājat ārā vēl kaut ko, negribat izpaust lietotāju datus, tad šo te momentu noņemam nost. Protams, varat ielikt iekšā boldā šos te datumus. Vienkārši vai brīvs nav jālieto, varbūt varat izmantot parasto skatu, varat izmantot pilno skatu. Atšķirība starp parasto un pilno skatu ir ļoti vienkārša. Pilsētas pilnajā skatā parādās pilsēta un valsts, parastajā skatā viņa neparādās, tāpēc es iesaku atstāt pilnu. Tālāk, nākošais ir šīs te, kā informācija attēlot krāsas. Jūs varat izvēlēties black režīmu, melnais režīms, tātad šis te fons kļūst pilnīgi melns. Atkal jau uztvers jautājums, es zinu, man liekas, šis te Palomš tāds skats patikās vai Pēterburgas skolai, bet arī var samaldēties. Jūs varat izvēlēties white skatu. Grāmatās noteikti šādu skatu esat sastapušies, arī tātad tieši, lai veiksmīgi uztvert informāciju. Jūs varat izvēlēties colored, tas, kas ir man virsū uzlikts, tātad, kad tā karta ir krāsaina, vai tur ir sadalīta pa stihijām, vēl visādām lietām, un varat izvēlēties dark funkciju. Viņi ir saistīti, viņas kāpēc noņem aspektus nost, viņi nav it kā tā kā redzami, bet šo ķeksu labāk neizmantojiet. Varat likt foto, neesmu gan praksē to izmantojis, tad kartas fonā var palikt kaut kāda konkrēta fotogrāfija. Tālāk iet objekti, kurus vēl attēlot. Jā, tad sistēmas teksts, šis te ķeksis,
Viņš, skatāmies pa kreisi, viņš ļauj iesveikt vai noņemt informāciju saistībā ar māju virsotnē. Un šo te zodiaku tipu. Tālāk mēnesi dienas varam izņemt ārā. Mums nevienmēr tas ir svarīgi, bet, teiksim, redzēt, kad šobrīd ir 8. mēnesi diena. Skatāmies atkal šeit, šajā te zonā kreisajā. Jā. Citiem astrologiem tas ir svarīgi, citiem nē, ar elekcijām strādājot. Tas noteikti ir svarīgi. Varam likt mēnesi mājas saucamās virsū, arī specifiska lieta. Tās mēnesis stāvvietas, tās es neizmantoju praksē, bet, varat paspēlēties. Tālāk varat likt šo te sadaļu Firderija, bet man viņam kāpēc uz Maka nestrādā. Vismaz es viņu neredzu, kad viņi ieslēdzās. Tālāk ir saules diena. Nav līdzīgi kā mēnesis dienas, tā arī var būt saules dienas. Arī specifiska informācija. Planētas stundas, tad skatāmies sakāvie kreiso stūri, ja. Tas, ko mēs redzam, ir, ka cilvēks ir dzimis konkrētā kartē. Viņš ir dzimis tur Marsa stundā. Tas ir svarīgi, ja jūs tā ļoti padziļināti pētat cilvēku psiholoģisko raksturojumu, tad tā informācija nodara. Viņa noteikti svarīgi arī strādājot ar padziļinātu elekcijām un horāru astroloģiju. Jo, piemēram, horāru astroloģijā mēs nav veidiem, kā pārbaudīt kartas derīgumu, ir apstīties, vai kartas jautājums tajā pašā stundā uzdos, kad cilvēks ir dzimis. Teiksim, Marsas jautājums Marsa stundā, un cilvēks arī dzimis Marsa stundā. Kas tā ir pa dienu konkrētā? Teiksim, mēs redzam, piekdiena šī konkrētā ir Venēras diena. Arī specifiska lieta, ja jūs to izmantojat, un gada pārvaldnieks, mēs redzam, ka šobrīd gada pārvaldnieks ir Mars. Uzreiz varam izdarīt globālu secinājumu, kad konflikti un marsiskās lietas tikai sāsinās. Tālāk var iesveikt dažādus asteroīdus vai rādītu funkcija, kura arī varbūt nevienmēr ir nepieciešama. Es teiktu, ka nepārāk tas ir vajadzīgs. Tālāk aspekti, šīs aspektu funkcija kombinācijas, ja mēs viņu ieslēdzam, tad reku labajā stūrī viņas mums parādās, šīs konfigurācijas. Ja mēs viņu izslēdzam, konfigurācijas pazūd. Tad vēlams viņu atstāt ieslēgtu. Recepcijas, rekur skatāmies atkal labais stūris, rekur ir recepcijas, Venēra ar Jupiteru recepcijā pēc zīmes. Ja mēs viņu izņemam ārā, recepcijas pazūd. Tālāk mēs varam ieslēgt dispozīciju ķēdītes, hops izslēdzam abas divas, tad pārvaldījam ķēdīti pēc krituma, tāds pareizi saucās, un aspektu tabula, tas ir, viņa mums neskāpēc neparādās, kaut kur varēja viņu ieslēgt. Reku viņa mums parādās, tātad kreisajā stūrī mēs varam ieslēgt transparentā režīmā visu lielo šo aspektu tabulu. Kā viņu lāsās ļoti elementāri, to māc visās skolās, gandrīz visās. Tātad te mēs atkal redzam saulu mēnesi, viņi ir kvadrātā, jā. Bet šajā tabulā parādās tieši jau reāli aspekti, nevis visi grādi, jā. Mēs, teiksim, redzam, reku ir tas pats mūsu iecienītais Saules Jupiter trigons, reku viņš te veidojās, jā. Vai, teiksim, mēs paņemam Jupiteru, paskatāmies pret Urānu, kas tur notiekās, ko viņš dara. Kā viņš uzvedās, tad, varam iziet cauri visiem šiem te aspektiem. Es viņu uz ekrānu nelieku, jo tas nav nepieciešams. Jūs varat arī viņu uzlikt šādā te lielākā režīmā, ja vēlaties transparentā. Redzat, kā pamainījās. Jo diezgan grūti ir informācija uztvert. Tev vajag lielu monitoru, pēc cik es strādāju uz laptopu pārsvarā, tad mans ekrāns ir pamāzu. Tāpēc es viņu ņemu nost. Tā. Tas bija pirmais intro par sadaļu, kas saucās par formātu. Paņemsim vēl vienu sadaļu šodien. Saucās Well.
Ko tad mēs viņā varam izdarīt? Tas ir arī saistīts ar zodiaku, kā mēs viņu varam izmantot. Pirmais Axis chart vēl, izņemot viņu ārā, jums karta pazūd. Tāpēc, ja jūs viņu nospiežat un pēkšņi jums iestājas panika, atceramies, tad vēl sadaļā, pirmais Axis chart vēl, un jūsu karta būs jums atpakaļ, nekas briesmīgs. Nākošais ir show planet degrees. Kā jūs redzat kartē, šeit planētu grādi nav pierakstīti, bet ir cilvēkam patīkās viņus redzēt. Varam nospiest ķeksi, lai viņus parādā, un reku mēs redzam, tad ieķeksēju divas šīs tev vietas, viņi ko abi jāķeksē ir tā dīvains, zets ir uztaisīts, respektīvi mēs viņus ieķeksējam abus, pēc tam vienu varam izķeksēt. Tas, ko mēs redzam, ir absolūtie noapaļotie grādi tagad pie planētām. Reku mums Venēra šobrīd ir 29,59 zivīs, bet viņi rādās 30 zivīs. Bet mēs varam ielikt otru ķeksīti, un reku ļoti precīzi jau parādīsies šie grādi 29,59. Kaut kādā brīdī ir ļoti noderīga funkcija, kaut kādā brīdī jāņem nostiru vai nekas vajag nerēgojas. Indicate retrograde planets, tātad tas ir ēru burtiņš pie planētām klāt. Paskatāmies uz mezglu, viņi parasti ir dabiskā ceļā retrogrādā stāvoklī, ja? Un tagad mēs to ķeksi, viņam stāv D burtiņš klāt, rekučku. Pievilkt nevar, skatāmies šeit D, tad viņš parāda, ka kaut kas ir savādāks, viņš ir direkts kļuvis. Un tagad izņemot to ķeksu ārā, mēs neko vairāk neredzam. Un attiecīgi tas ir svarīgi, lai vienkārši jūs vieglāk uztvert informāciju. Tālāk, šis te moments it kā ķeksis ļauj tās planētas it kā iznest ārā no tā zodiaka kāpļu tālāk nedaudz skatīties. Arī tīri ērtības jautājums. Tālāk, vai planētas iekrāsot krāsainas, arī jūsu izvēle, man viņas ir parasti iekrāsotas, varbūt arī neiekrāsotas, man godīgi sakot, tas ir pilnīgi, man darba tas neietekmē, bet, intereses pēc varat sakrāsot viņas. Viņas var dažādi krāsot pēc stiprumu vēl visu kaut ko atrast. Zodiaka sektori, specifika, es teiktu, ka nevajag viņu aizstikt, tad viņi rāda šīs te māju virsotnes. Extended house lines, tā ir svarīga funkcija, man viņa patīkās ļoti. Pievērsiet uzmanību, tagad jūs redzat, reku, teiksim, ir ascendents, viņš atdurās lauzu zīmē, bet viņš šeit aiz zodiaka it kā neparādās. Ja mēs tur saliekam ķekšus, tad reku viņš parādās pie tā, viņš parādās tādu tā kā pastiprinātu bultu, tā to varētu nosaukt, jā, reku šeit. Uz MC arī parādās simboliņš virsū. Tas ir arī tīri tā, lai jūs vieglāk varētu informāciju uztvert, sevišķi tad, ja jūs karti drukājat ārā, gribat pazīmēt kaut ko. Tālāk, vai numurēt māju virsotnes, jūs redzat, pēc ascendenta nāk otrā māja, viņai klāt ir numuriņš, trešai māja numuriņš un tam līdzīgi. Man šis ir ķeksīts ielikts iekšā, tāds ir pieredums, bet jūs viņu varat ņemt nost, un attiecīgi jums numerācija nebūs. Citiem tas patīk, citiem nē. Un tālāk nākošais ir, kā numurēt. Vai nu jūs viņus varat numurēt pēc arābu cipariem, 1, 2, 3, 4 mūsu ierastajiem cipariem, ja? Vai varat numurēt pēc romiešu cipariem. Es esmu atstājis romiešu ciparus, jo mans skolotājs Vernis Strauk tā man iemācīja, ko var darīt. Ieradums paliek ieradums. Šitais ķeksis neko šobrīd nedod, tāpēc liekam viņu mierā. Varat likt vēl māju numurus klāt, tad viņš parādās it kā, tas numurs parādās mājas vidū, jūs redzat, teiksim, otrā māja, šeit ir pirmā māja. Arī tāda lieta, kas ir faktiski nevajadzīga. Šie te ķekši strādās, tagad jūs liksiet vairākas kartas kopā. Grādi, cik grādos ir māju virsotne, skatāmies mājas numuru, pie virsotnes reku parādās cipari, tātad cik grādos ir šī te virsotne. Varam likt tāpat kā planētām pietiekoši, vai rāda grādus un minūtes, varam atstāt tikai grādus apaļotos. Funkcija dažreiz noderīga,
sevišķi risināt kaut kādus specifiskus jautājumus, vajag ātri redzēt, saprast, vai tā planēta ir pirms vai pēc virsotnes, piemēram, sporta astroloģijā, ļoti svarīgs moments. Tad uzreiz ātri uzsviešam šos te grādus virsū un redzam, kas ir kas. Bet, defaultā jau man ir šāds skats, jo natāla astroloģijā varbūt tie grādi uzreiz nav tik svarīgi. Varam uzlikt virsū informāciju par to, kurā brīdī notiekās mēnesi fāzes un aptumsumi. Reku mēs redzam, teiksim, kad ir jauns mēnesis šajā vietā, konkrētajā kartes. Citi tam pievērš lielu uzmanību, es pats nē, bet, ziniet, ka tāda funkcija ir. Alkohola minimā. Šito es no galvas neatceros. Man liekas, tas bija aptums un nākošais laiks. Jā. Tālāk monovoide. Monovoide, tas ir mēnesis bez kursiem čika laiks, kā Baņķkungs to nosauc. Ja mēs ieliekam ķeksīti, reku ieliekam un skatāmies uz šo te vietu, reku. Tādu uzbraucot uz viņas vietā, virsū mēs redzam, ka no cikiem līdz cikiem, kurā datumā ir mēnesis bez kursa. Reku šādi. Mēs redzam, ka 5. februārī no 0.42 līdz 5. februārim 6.44 būs mēnesis bez kursa, un tas sanāk vērša zīmē. Rekuķieks izņemam ārā, viņš mums vairāk neparādās. Kam tas ir vajadzīgs? Varbūt situācija, piemēram, ka jūs strādājat tām pašām elekcijām, jums jāzina, ka mēnesis būs bez kursa, grafiski gribat to redzēt. Varbūt jūs gribat redzēt, vai cilvēks dzims laikā mēnesis bez kursa. Tas arī atstāja savu iespēju uz emocionālo pasauli, un tad jūs varat uzreiz apstīties un izdarīt secinājumus. Highlight planētas. Kaut kādā brīdī, tā kā viņas iet tuvāk, viņš nedaudz, tā kā viņas, pateicis biezāks iebaldē tās planētas. Un viņš strādā arī, ja nemaldos, uz šito te momentu. Jā, respektīvi, tagad, ja es braucu pa planētām, jūs redzat, kartē nekas nemainās, pilnīgi nekas. Ja es ielikšu ķeksīti, tad viņas it kā iebaldēsies, tad, kad es braukšu pāri, redzat? Ding, 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 ding. Noderīga funkcija, tieši priekš arābu punktiem kaut kā tāda. Māju virsotnes. Pret pulksteņa rādītāju rādīt vai pulksteņa rādītāju virzienā. Atkal atkarīgs no skolas jau. Man stāv defaultajā noklusējuma konfigurācijā pret pulksteņa rādītāju, tad ascendents pirmās mājas virsotne, mājas iet uz leju smuki, varam uzlikt otrā virzienā, klokvais, un tad sanāk, kad ascendents būs nevis kreisā pusē, bet labā pusē, jums tātad otrā virzienā, kā karta pamainījās, reku ascendents nonāca. Grādi viss tas pats ir, jā. Bet mājas tiek skatītas nevis pretēji pulksteņa rādītājiem, bet pulksteņa rādītāju virzienā šādi, jā. Pēc būtības var strādāt abos virzienos, ja nemaldos šādu metodu vairāk izmantoja Globas skola, bet varbūt tas mans kaut kāds subjektīvais iespējas daļ tiem cilvēkiem, ar kuriem es ticies strādājis kopā. Šitos te divus ķekšus faktiski varam neizmantot, tās ir papildus līnijas specifiskām vajadzībām. Belt. Tālāk, kaut kādu iemeslu dēļ, tad ņemam nākošo izvēli. Belt, jums var prasīties otrs zodiaks. Iekšā vēl. Nezinu, arī ļoti specifisks, ko jūs esat iedomājies darīt. Attiecīgi, jūs viņu varat dabūt iekšā. Jūs varat dabūt arī zodiaku ar 10 zīmēm, sintētiskajām zīmēm, līdz pat 8 zīmēm. Jūs varat visbeidzot uzlikt virsū alfabētu, jo zodiakam it kā atbilst šis te alfabēts. Attiecīgi varat spēlēties ar numeroloģiju jau. I-Chine hexagramma. Tā ir lieta, ko vēlāk jums parādīšu arī, kur zetā var spēlēties, respektīvi. Tā ideja galvenā ir, kad ir ķīniešu pārmaiņu grāmata, ir heksagrammas, un viņas var mēģināt kombinēt ar planētām kopā. Un te mēs redzam, kā
iekšējā riņķī parādās šīs heksagrammas un varam mēģināt izdarīt kaut kādus secinājumus. Tā, termi, specifiska lieta, ko jūs apgūsiet nākošajās lekcijās, bet te vairs runa nebūs par zetu. Tātad planētu stiprumu mēs esam parasti pieraduši tur noteikti pārvaldījumā, kritumā izdzīt, tiksim, 3 bāzes kaut kādas lietas, egzaltācija, 4. moments. Bet ir vēl vairākas, teiksim, dažādi planētu stiprumi, termi, fāsi, īpašie grādi vēl, viss kaut kas, ko mēs atsevišķi skatīsim, un tad šeit mēs, teiksim, tos termus varēsim redzēt. Nu, tipisks piemērs ir, mēs redzam, ka, piemēram, Saule atrodas ūdensvīrā Jupītera termā, ja, un tas ļaus tātad izdarīt kaut kādus secinājumus. Tāpatās var likt dekanātus virsū papildus, bet, nu, tas skats kļūst super reps. Šeit mēs tātad nosakām, kur tās visas papildus lietas likt, varat paspēlēties, ir arī dažādi šie skati, atrast piemērotāko, mīļāko, jā, un attiecīgi ar to strādāt. Molde, interesanta lieta, Zets ļauj strādāt jums ar 3D kartēm, specifiski ļoti lieta, nezinu, kur viņi izmantot, neesmu ar to strādājis. Esmu lasījis, ka cilvēki harmonikās kaut kur šo momentu izmanto, bet nu, pašam man pieredze to nav. Un tad jūs varat likt arī vēl tradicionālo karti. Jā, tieši šādā skatā, kā jūs šobrīd redzat ekrānu, kā pārvērtās karte. Agrāk astrologi strādāja. Ļoti līdzīgi vediskai kartei ir, šeit mēs redzam tātad notikumu, kur ir tas pats mūsu ascendents. Mēs redzam 2. māju, kur viņi sākas 3. māju, 4. māju, jā. Un faktiski mēs varam ļoti veiksmīgi šo kartu arī interpretēt, ja jums ir pietiekoši zināšanas un spēja informāciju uztvert nedaudz savādākā veidā. Šeit jūs varat likt virsū jau vēdiskās kartes. Tātad skatāmies uz kursora. Makam ir tā lieta, kad es nevaru uztaisīt dropdownu. Es varu uzspiest un ar pogu vienkārši pārsveikt kartes. Jūs redzat South India regulāru karti, European un North Indijas karti. Tā galvenā ideja, kad veids, kā astroloģijā tās tradīcijas ir vairākas arī, dažādas kartes tiek veidotas dažādos, teiksim, šajos te reģionos un ar dažādu pie tām vēl pielietojumu. Un, attiecīgi, vediskā astroloģija, vai arī, ja jūs studēsiet vedisko astroloģiju, jums ļoti veiksmīgi šīs te lietas izstāstīs un pateiks šīs te, nianses, jo tur ir stāsts ļoti par niansēm iekšā. Tālāk sadaļa miska, noderīga. Varam ielikt iekšā ķeksi Planet Stroke, paskatāmies uz planētām. Uz viņām aiziet tādas tā kā bultiņas, strīpiņas, redzat? Varam viņu arī atstāt, būs ērtāk skatīties. Arī tīri paredzēts, lai mēs informāciju vieglāk uztvertu. Planet marker, tad nomarķēt planētu. Tas jau jāskatās šeit, pastamies pie saulītes. Es nezinu, ekrānu vēlāk var dabūt, nevar dabūt. Mēs teiksim, tagad ir uzliekam aplīti, cirkulu, mēs redzam apaļumiņš parādās. Un line vienkārši tā līnija kļūst garāka. Ko mēs varam darīt, ir šī līniju tā kā pagarināt, paspēlēties, ja vēlaties. Redzat, kā mainās vidus? Atpakaļ. Un, attiecīgi, jūs varat strādāt central point, tas ir šis te vidus, ko neaiztiek, tas varbūt zīmējums ir kā vāciņš uzlikts virsū tam vidum, bet parasti viņi atstāja uz nav un viss ir baigi ok. Nevis viņi neaiztiek vairāk. Local Space Map, tad viņš parāda šo te lokālo visumu, ko mēs skatījāmies. Tas ir tas, kas ir šeit kosmos redzams un skaisadaļās.
Viņu var likt uz citu valsti virsū, caur šeit ievādējot speciāli šo te BMP failu, kurā ir sazīmēti zvaigznāji virsū. Bet, tas, es domāju, nevienam no jums nav vajadzīgs. Ja kādam ļoti to gribās, paskatīties helpā, kā to izdarīt, un viss būs ok. Labi, mēs veiksmīgi esam tikuši cauri otrā izvēlē. Ķeramies klāt pie trešās izvēles data. Tā jau ir svarīga izvēle. Ko tad mēs viņā varam darīt? Tad neko šeit baigi nojaukt nevaram, bet pirmais ir Show Planet List. Skatāmies tagad labo pusi, izņemot ķeksi ārā, tad šeit mums vairāk nav planētas, tāpēc ieteicams viņu atstāt. Full Planet List. Sākotnēji nekādu baigo atšķirību nedod, bet viņš dos tad, ja jūs strādāsiet jau ar saucamajām afektikām, vēl parādīšu, kā to darīt. Header of table, tas, kas pamainās, sekojam līdz spēlē, virs saulītes parādījās natāli. Tas nozīmē to, ka ja būs vēl tranzitējošās planētas šeit, tad virs viņām parādīsies tranzīta uzraksts. Noderīga informācija tajā brīdī, kad es strādāju ar lielu datu apjomu. Garuma formāts, kādā veidā tad attēlot šos te grādus, atkal skatāmies uz planētām virsū, šobrīd stāv 0,0, resta 0,0, tas nozīmē pirmos attēlot grādus, otros zīmi, trešais minūtes zīmē planētai. Tad mēs redzam, Saule ir 14 grādi ūdensvīrā un 59 minūtes. Uzspiežam virsū, mēs redzam jau garākā formātā, tātad 14 grādi 59 minūtes, 15 sekundes ūdensvīrā. Ja? Tad ļoti detalizēti jau varam strādāt. Varam iet vēl dziļāk skatīties jau sekundes daļas. Varam skatīties absolūtajos grādos. Mēs redzam, mēnesi 37 grādi, un tātad mēnesim ir jābūt vērsi, jo vērsis ir no 30 līdz 60 grādiem, un tiešām mēnesis mums ir, skatāmies šeit, versijā. Tā tad arī ļoti noderīga feature tajā brīdī, kad jūs sākat strādāt kaut kādiem aprēķiniem uz papīra, ar grādiem spēlēties un jau ejat tādā nopietnās astroloģijas aprēķina līmenī iekšā. Tātad paeksperimentējiet īsāks pieraksts, apaļots pieraksts, kur rādam tikai grādus. Šitais ir vēl viens no pierakstu veidiem, ko jūs redzat tātad šeit. Un attiecīgi uzliekam atpakaļ ierasto pierakstu, lai mēs pierodam. Tā, almutēni, to varam ņemt ārā. Nākošais ķeksis ir statistika. Tātad skatāmies kursoram līdzi lejā. Mums pazuda šajā brīdī statistika par pusfērām, kur kādas planētas kādās zīmēs atrodas, kādās mājās atrodas. Liekam ķeksi atpakaļ, viņš mums parādījās. Tad kursoriņa ekrāna apakšā redzam visu. Ja. Varam likt attēlot statistiku procentuāli. Tātad paskatāmies, kā mainās apakšā. Hop. Tātad pirmajā gadījumā mēs redzam objektu skaitu sfērās, stihijās. Otrajā mēs redzam procentuālo sadalījumu. Varam viņu atstāt arī. Šito te es nepateikšu, kas tāds ir. Interesanta lieta. Laikam sapratu. Tā doma tāda, ka mēs zodiaku arī varam attēlot kā taisnu līniju. Nezinu, kur pat to izmantot, kaut kādos aprēķinos vienīgais, ja jūs viņiem strādājat. Tādā ziņā, kad jūs ieiesiet AstroVin mājaslapā, tad tur arī, horoskopu attēlo nevis kā riņķi, nevis kā kvadrātu, bet vienkārši kā taisnu līniju, uz kuras saliek virsū objektus. Tas ir vienkārši savs veids, kā attēlot datus, tā to varētu nosaukt. Tā, šo ķeksi es nepateikšu, bet nākošais, kas ir svarīgs, afektika, jeb tātad šis te planēta esenciālais akcidentālais stiprums, jeb zaļās sarkanās strīpiņas. Reku jūs viņas redzat, pie planētām skatāmies. Planētas,
ekrāna abajā pusē ir zaļas sarkanas strīpas. Izņemot ķeksi ārā, šī te afektika pazūda. Tālāk, rūšipa. Viņš tātad parādā, vai planēta ir pārvaldījumā, vai egzaltācijā, vai kritumā. Reku, teiksim, rūvers egzaltācija. Izņemot ķeksīt ārā, šī informācija pazūd. Varam izņemt afektiku, arī pazūd, paliek tīri dati. Jā. Tālāk, The Great Charter, šeit viņš neparādās. Bet pamatdoma ir, ka mēs arī varam salikt visus termus visos. Mēs redzētu, ka šī planēta atrodas kaut kādā konkrētā termā, triplicā, vēl kaut kur. Tas, ko mēs redzam, tagad mēs ieliekam termu, ieslēdzam, tad skatāmies, kur šo te stūri, šeit informācijas nav, ieslēdzam iekšā triplicu. Un tas, ko mēs redzam, parādās te triplicis rūveri. Un tad mēs, tas, ko redzam, ir Saule, tātad atrodas 14 grādi 59 minūtes ūdensvīrā. Viņa atrodas Merkūra triplicā. Kā to tulkot, to jums jau stāstu jūsu pasniedzēji, tas ir atkarīgs no metodas, kur jūs izmantojat, kam tas ir vajadzīgs. Jā. Bet tātad varētu teikt tā, ka tā Saule ir pie tā Merkūra kaut kādā veidā aizgājuši ciemos. Tas nav egzaltācija, kā teiksim Saule Elnā, tas ir bišķi cits jēdziens, un to jūs varat noskaidrot, palasot daudz gudras grāmatas internetā. Tiesa gan šeit vislabākais ieteikt palasīt Frauja darbus vai arī Viljama Lilija kristiešu astroloģija, 600 lapas foršs darbs tulkots, un tur tas ir par šo tēmu aprakstīts, un arī amerikāņu grāmatās. Tālāk, nākošais ir additional data, complex chart, planet filters. Tā galvenā doma ir, ka šeit jūs varat uzlikt kaut kādas izmaiņas, piemēram, ja jums ir vairākas kartas, kuras jūs liksiet vienas uz otras, lai otrā kartē kaut ko nerādītu. Es ieteiktu neaiztiecēt šo sadaļu, jo var, kā saka, apjukt un kaut ko pazaudēt. Zemes sistēmas. Šeit ir interesanta lieta. Šie te triplici termi dekāni, viņiem ir, kā, teiksim, planētas sadalīti, ir vairāk autori. Šeit ir viņi nosaukti vai, teiksim, veidi nosaukti. Un, teiksim, jūs varat redzēt, ka šeit triplicis rūveri, jūs varat izvēlēties pēc Dorotena principa. Ja jūs zināt, ko tas nozīmē, dariet to. Ja jūs nezināt, ko tas nozīmē, neaiztiekiet. Par šiem tripliciem un afektikām jūs jau varat palasīt, starp citu, Kefera grāmatas, pirmajā grāmatā viņas ir labi aprakstītas. Tālāk šeit jūs varat iezīmēt iekšā Via Combusta apgabalu, jeb sadegušo ceļu, kā viņu sauc, apgabals, kas saistīts ar miglājiem zvaigznēm, negatīvi ietekmējošām. Viņam ir dažādi tulkojumi, bet viens, ja jūs varat viņu ielikt no 15 grādiem svaros līdz 15 grādiem Skorpionā, tad ķeksīts pēc noklusējuma. Jūs varat viņu ielikt 25 grādus svaros, un jūs varat ielikt plus mīnus 10 grādu no Antares, kas ir zvaigznes specifisku. Ja nezināt, ko ar to iesākt, atstājiet 15 grādus svaros un miers mājās. Šeit ir vēl dažas lietas saistībā ar mēnesi, bet es viņas neesmu izmantojis, līdz to nevarēšu jums tā dziļi paskaidrot. Hinti, dažādi teksti, kurus jūs varat izvadīt specifiskām lietām ārā, bet arī, principā, varat neaiztikt. Almuteni saistīti arī ar planētu pārvaldījumu nedaudz neaiztiekam, un šo te sadaļu arī labāk neaiztiekam. Tās ir specifiskās lietas, ja gribat palasīt helpā, ja jūs ejat kaut kur baigi dziļi. Jo jūsu visai faktiski darbībai ir jābūt šajā te pirmajā logā, un nekur tālāk iet, vismaz sākotnēji pirmos gadus, nevajadzētu.
Ok. Gara tā lekcija mums būs sanākusi. Otrais ieraksts jau 45 minūtes. Bet, vienreiz izdarīsim. Kā sāku, un jūs varēsiet visi iedziļināties tajā ilgstoši. Daudz reizes. Labi, nākošā izvēle ir zodiaks. Te jau ir ātrāk, vieglāk, visi iet uz priekšu. Zodiaka tips, tas, ko jūs varat izdarīt, ir izvēlēties zodiaka tipu. Tropiskais, sideriskais vai drakoniskais. Sideriskais ir, siderāla tips ir vediskā astroloģija. Tad zodiaks ar precesijas novirzienu. Ja jūs strādājat rietumu astroloģijā, tad 90% jūs izmantosiet tropikālo, nevis siderālo šo te zodiaku. Tāpēc vienmēr turiet vismaz sākumā blakus šo te kartu uz papīra, vai jūs varat nočakot, atgriezties pie saviem izējas datiem, jo citreiz var būt kļūda, ka šeit ir ielikts iekšā ķeksis, šis te pārslēgs. Horizontal inner chart. Tas šeit parādās uzrakstas, tad, ja jūs liksiet vairākas kartas kopā, jūs redzēsiet, kā to izmantot. Koordināšu sistēmā varam pārslēgt dažādas koordināšu sistēmas, bet mums ir jāatstāja, nemaldos, bija ekvatoriālā. Ekvatoriālā. Tālāk, centrs, sistēmas centrs mums ir heliocentriskā sistēma iespējama. Tātad, kā visam centrā ir Saule. Astroloģijā mēs izmantojam ģeocentrisko, bet, ja gribās ar heliocentrisko paspēlēties, varam to droši darīt, gan tajā brīdī mēs zaudējam mājas. Bet tas, ko mēs redzam, ir, mums parādās kartē Zeme kā objekts. Viņš šeit ir savienojumā ar mēnesi mēslu. Tāpēc vajagam atpakaļ uz ģeocentriskajiem datiem. Harmoniskās kartes specifisku lietu pameklējiet internetā. Tā ideja tāda, ka zodiaks harmoniski dalās uz noteiktiem skaitļiem, noteiktām mērvienībām. Un, attiecīgi, uz tā bāzes var veidot dažādas kartas. Bet, to izmanto kompozīta kartēs noteikti. Bieži vien ir dzirdēts, kad izmanto sinastrija astroloģijā. Citur īsti es neesmu dzirdējis, ka to izmantotu. Tā, ar šito ķeksi tikām galā. Ejam pie nākošā ķekšā planētas. Hoho! Tātad šeit mums parādās tāda forša lieta, planētu saraksts. Sākotnējais arī mezglī, arī parādās Lilits. Un mums ir iespēja kartē izslēgt planētas. Reku, piemēram, mēs ņemsim mēnesi. Redzam, reku ir mēnesi. Reku ir karte. Šī te ir pirmā ir natālā karte, jā. Šis te objekts. Un mēs, teiksim, mēnesi izslēdzam. Hops, un mēnesis mums pazūd. Mums vienkārši viņa kartē vairāk nav. Un citreiz ir situācijas tādas, kad studenti saka, ka Dievs, mums nav Lilits kartē, ko mums darīt. Tad elementāri ejam uz izvēli planētas, un to Lilitu reku te ieslēdzam iekšā, vai arī pretēji izslēdzam. Tāpēc mēs varam rādīt vai nerādīt aspektus, kā noklusējumu versiju, un reku mēnesi mēs izņemam aspektu ārā, viņam nerāda. Vai viņi iekļaut iekšā šajā te gridā, respektīvi aspektu lielajā tabulā, mēs arī varam ielikt ķeksi, vai viņš tur būs vai nē. Tūlītās pamēģināsim, kā tas izskatās. Reku paņemam aspektu gridu, reku ir uz ekrāna un mēnesi izņemam ārā. Tātad, reku skatāmies, sekojam līdz kursoram. Reku ir mēnesi lielajā tabulā. Redzam 100 grādi 27 minūtes aspektā, tur uz priekšu arī cita aspekta. Un reku mēs viņu varam izņemt ārā. Hops, viņš gridā vairāk neparādās. Elementāri skaista funkcija, kas nodara. Tāpēc mēs arī reku ir chart B, tad otra karta, ko mēs liekam pa virsu. Tieši tādā pašā veidā mēs izslēdzam dažādus
objektus un, attiecīgi, ar viņiem strādājam. Aha, maizītes nāk! Maizītes, astraugam, maizītes! Paldies! Ar tējiņu arī varētu? Jā. Uzbaramo tējiņu. Ok, turpinām. Baigi nepiek, vajag ēst. Es nezinu, ko vajag dara. Nē, es ātri izņemu šo te vielu, un tad ēdīšu šīs tevēliskās maizītes. Labi. Nākošā lieta, pie kā mēs ķeramies klāt šajā chart setting izvēlē, ir mājas, ir burtiņš H. Okidoki, tātad caur šo te momentu mēs varam pārslēgt, māju sistēmas, tā to varētu nosaukt. Mums ir tātad izvēle houses un ir pirmajā kreisajā pusē, tātad mēs pamatkartē pārslēdzam māju sistēmās. Skatāmies, rekumā odziņā mainās nosaukumi. Varam likt kādu vienu vēlamies, ar kuru jūs strādājat. Man ierastais ir Vācijus. Man ierastā mājas sistēma. Viss, es ar viņu strādāju, neko nezinu. Tālāk varat norādīt, kuras mājas virsotnes parādīt labajā pusē. Skatāmies labo pusi. Mēs redzam, man ascendents parādās šajā izvēlē, sakojam, kurus varam līdz un MC. Un es, teiksim, gribu, lai man descendents arī tur parādās. Un, ko es daru? Es ielieku ķeksi, un rekumā parādās descendents 24 grādi 15 minūtes ūdens vīrā. Funkcija, kas ir ērta, izmantojama, kuru liksim, tas jau ir, kā saka, jūsu jautājums. Tādā veidā jūs varat ielikt arī iekšā rādīt aspektu grid lielajā tabulā. Un šeit ir chart B, tātad otra karte, rādīt vai nerādīt šais kartes, teiksim, mājas un kādu sistēmu izvēlēties. Kas ir svarīgi? Tas ir tipisks piemērs, kā mēs to darām, nezinu. Paņemam tranzītus, hops uzliekam virsū. Tranzīti varbūt nē, paņemsim direkcijas, kā metodi. Kur viņi mums palika? Direkcijas. Tātad šitiem te otrajā riņķī mums parādās planētas, kas ir saistītas ar direkcijām. Vai būtu interesantāk, pamainīsim vēl natālai kartei citu gadu uzliksim. Redzam, kā viss pārvietojas. Nosacīt natālā karta mums ir 17. gads, direkcijas 87. gads. Varam skatīt otrādas vienalga. Un šeit mēs redzam natālās mājas, bet mēs neredzam direkciju mājas, jo direkcijās mājas arī var pārvietoties. Un, lai viņas redzētu, mums atvajag tikai nospiest šo te podziņu. Redzam, skatāmies uz ekrānu, sekojam kursoram podziņā, un vaļā mums parādās šīs te direktās mājas. Var gadīties, ka direkcijās vai tādā otrā kartē, ko mēs veikām virsū, mēs gribam izmantot citu māju sistēmu, tad tas, ko mēs darām, ir mēs viņu pārslēdzam. Un vienkārši braukājam līdz brīdim, kad atrodam to, ko mums vajag. Defaultajā var būt situācija, kad Zets ir atstājis, ka šīs transitējošās mājas nosacīti ir iesākts. Paldies par tēņu! Man ir asistenti, mana draudzene. Ilzi. Un attiecīgi Zetam var būt tā, ka jūs atverat viņu vaļā tranzītos, ka jūs nesaprotat to bildi. Tad, ziniet, aiziet uz mājām, atslēdzat visu. Lieko. Additional settings. Sarežģīta lieta. Varam pielikt vēl dažādas māju sistēmas klāt, bet es neieteiktu šo settingu aiztikt, es viņu pats godīgi sakot arī neizmantoju. Jo, ja mēs tur pārāk daudz saliksim, tad beigās mēs nesapratīsim, kuru sistēmu izmantot. Īsakot, tas beigās bardaks var sanākt. Viņi izmanto kaut kādā veidā arī priekš harmonikām. Varat papētīt, ja redzat īpaši pielietojumu, padodiet man ziņu. Ok, tas ir par mājām šausmīgi vienkārši. Tātad liekam šeit ķekšus iekšā, lai informācija parādītos labajā statistikas laukā. Liekam aspekts, ja gribam redzēt, liekam iekšā ķekšus, ja vēlamies mājas parādīt grid šajā te
lielajā sadaļā. Nākošā būtiskā lieta, kas ir ļoti patīk visiem astrologiem, ir aspektu sadaļa. Līdz ar to ņemam šķirkli, izvēli, aspekts. Un te sākās pats interesantākais, parādīšu galvenās lietas, visu nē. Bet tā tad, mēs zinām, ka mums ir mažorie aspekti, minorie aspekti. Mažorie tātad lielie aspekti, savienojums sekstils, kvadrāts, trigons, opozīcija, minorie aspekti, tur kvintili un viss šis te. Defaultajā mums tā viesvārds, kā mēs redzam mažoros aspektus. Tā, stop, es tūlīdās tā atslēgšu visu. Ko man liekas, mēs tā veiksmīgi esam viņu samocījuši. Tā, un šito izņemam ārā. Tā. Jo šis additional settings, viņš jau ļauj paralēli natālā kartē skatīties divas mājas sistēmas, piemēram, vēl kohu, ja salikt, un viņš iezīmē arī otru mājas sistēmu. Kur to izmantot? Mūsu skolā, piemēram, mācas strādāt pēc Placidus, Koha un Velava. Tad studentiem bieži vien ir domstarpības, kurā mājā, kura planēta atrodas, tad var šo te momentu ieslēgt iekšā, salikt kā vairākas mājas sistēmas viena virs otras, un ļoti labi redzēt, ka, piemēram, Saule pēc Placidus ir pirmā mājā, pēc Koha 12. mājā vēl, bet pēc Velava viņa sanāk, nezinu, otrā mājā, piemēram, ja? Tad noderīga lieta. Bet atgriežamies pie aspektiem. Tātad aspektu filteru ķeksīts majoru galvenie aspekti. Izņemot viņu ārā, mēs redzam, aspektu nav. Ieliekot iekšā aspekti ir, tad viņš parāda galvenos aspektus. Ķeksīts minor izslēdz minoros aspektus. Redzam? Redzat, skatieties uzmanīgi uz kartas centru. Hops, parādās mazie aspektiņi. Var darīt tā, ka jūs, piemēram, gribat redzēt tikai minoros aspektus. Tad vienkārši izņemiet uz to brīdi majoru ķeksi ārā, un jums karta paliksies tikai un vienīgi ar minorajiem aspektiem. Ļoti ērti, patīkami un forši. Kam tas atkal vajadzīgs? Atkarīgs no situācijas, ko jūs darat, ar ko jūs strādājat tajā brīdī. Risināt karmiskos uzdevumus bieži vien pietiekās tikai minorajiem. Tālāk, nākošais, es sev ņemu ārā, parasti minoros. Defaultajā strādājot. Nākošais ir aspekti no kā? No planētām, to vajag, un uz planētām. Tā ideja tāda, ka planēta var dot kaut kādu aspektu, it kā no viņas viņš var nākt. Un viņi arī kaut kādu citu objektu var dot viņai aspektu, teiksim, tur māja virsotne, vēl kaut kas. Tālāk, aspekti uz māju virsotnēm rādīt, nerādīt. Varam saukt šos te ķekšus. Redzam, ka, teiksim, šajā brīdī skatāmies karti Saule ir opozīcijā ar ascendentam. Te aiziet vēl aspekti. Parasti... Es nezinu, vai viņus ir jēga izmantot, jo savienojums jūs tāpat redzat. Kas attiecas uz pārējiem aspektiem, ja jums ir retificēta karta, jā, jūs varat izmantot aspektus uz māju virsotnēm. Ja jums nav retificēta karta, sevišķi prognostikā, tad tas ir diezgan neizmantojami, jo prognostikā 1 grāds ir 1 gads vai, teiksim, 5 minūtes dzimšanas laikā kļūda var dot nobīdi uz 1 gadu, līdz ar to prognostikā aspektu uz māju virsotnēm ir grūti izmantot, bet tieši retifikācijā un pēc retifikācijas to var darīt. Nākošais vēlreiz būtiskais moments ir ieejošie, izējošie aspekti. Citreiz mums ir jāredz tikai ieejošie aspekti, tad ko mēs darām? Mēs nospiežam ķeksi, converging only. Un tātad mēs redzam šajā brīdī tos aspektus, kas veidojas. Un tādā pašā veidā mēs varam apstīties parādīt tikai izjūkošos aspektus. Piemēram, horāra astroloģijā, ja vajag noskaidrot kaut ko pagātni, mēs skatāmies izjūkošo aspektu un attiecīgi ieejošos atslēdzam. Šo ķeksi es neesmu sapratis, kā viņš strādā. Highlighting when calls, te ir procenti, jo tas aspekts ir tuvāks, jo viņš resnāks kartē tiek iezīmēts. Ja viņš ir 30% plusā mīnusā, pēc orbis skatoties līdz kulminācijai,
tad viņš tiks iezīmēts jau konkrētā krāsā. Oppositing nodes, rādīt, nerādīt, opozītā esošo mēnesi mezglo, viņš neskapēc nesvaidzēs iekšā, bet tā ideja tāda, ka parasti jums rāda vienu mezglu, ja jūs iesvaidzat otru mezglu, viņš vienmēr būs opozīcija. Un tad ir jautājums, vai jūs to opozīciju gribat kā aspektu redzēt, vai jūs vienkārši paturat galvā, ka tā ir saucamā dabīgā opozīcija un nekas slikts tur nav. Nākošais tekstis ir korespondējošās zīmes. Tā ideja ir tāda, ka, piemēram, divas idejas varētu teikt tā. Pirmais ir, ka starp jebkuru zīmi var veidoties aspekts, piemēram, starp auna zīmi un svaru zīmi, neatkarīgi, kurā vietā atradīsies planēta, kādos grādos šajās te zīmēs. Nu, ja, teiksim, aunā viena 15 grādi, otrā 28 grādi, viņas ir opozīcijā. Tad tas ir šis te galvenais koncepts, kad nav viss orbis, bet orbis, varētu teikt, aspektam ir zīme kā tāda. Tas ir jēdziens, kas ir sastopams vecajā literatūrā, un šeit viņš tiek atzīmēts kā full sign orb, tad pilnas zīmes orbis. Korespondējošās zīmes. Šeit jūs redzat niansēti. Skatāmies Venēra Mars. Venēra mums ir 29 grādi, 8 minūtes zivīs pēc šīs konkrētās kartes. Mars ir 4 grādi, 31 minūte alnā. Skatoties no mūsdienu astroloģijas un astropsiholoģijas, šīs planētas ir uzskatāmas par savienojumu. Savienojumā esošs, tad konjunkcijā, savstarpēji ņemās, rīvējās, izklaidējās. Bet, ja mēs skatāmies renesanses laika astroloģiju, tad tas tika uzskatīts, ka pēc cik viņas ir dažādās zīmēs, viņas nav precīzi aspektā. Viņas nevar būt aspektā, jo zīmes robeža ir kā siena. Viņas ir dažādās istabās, līdz to viņas savienoties nevar. Ja mēs vēlamies pēc šādas metodas pētīt visu, tad mēs ieliekam ķeksi corresponding sign only, un mēs redzam, ka šeit šis te savienojums vairāk neparādās. Forša lieta, atkal jau jautājums, ko jūs darat konkrētajā situācijā, horārajā astroloģijā, pēc flowing metodas šis ķeksis noteikti ir jāizmanto. Savukārt astropsiholoģijā viņš vairs nav tik aktuāls mūsdienās. Mundānie aspekti, tas ir tāda, kā pasaka, tie ir aspekti uz mezgliem, kas iet virsū, un viņš parādīt kā vēl papildus aspektus, kas notiek gaisā, bet par to parunāsim kaut kādā atsevišķā momentā. Principā, tādā ikdienišķā darbībā jums tas nav nepieciešams. Tālāk, kas vēl ir svarīgi momenti? Šeit mēs redzam šo te sadaļiņu for aspect table, kad tabulā rādīt vai ne tikai ieejošos vai tikai izējošos aspektus. Paralēlās deklinācijas ir vēl tāda lieta astroloģija, arī tātad rādīt tikai ieejošos, izējošos paralēlas. Un tagad mēs ar šito galveno bloku esam tikuši galā. Nākošais lielais jautājums studentiem parasti ir orbisi, ja pielaides aspektam, cik viņas ir plašas un tam līdzīgi. Pirmā lieta. Katrai skolai strādājot ar orbisiem ir savs aprēķins pamats. Katrā skolā orbisi var būt dažādi. Orbisi ir dažādi atšķirībā no metodēm, kuras jūs izmantojat no šiem te mērķiem. Tranzītiem aspektu orbits būs vieni, natālim citi, horārim citi, elekcijām citi, direkcijām, progresijām vēl savādāki. Autoriem dažādi šie te orbisi. Daragānam tranzītos, teiksim, tur ir 1,5 līdz 3,5 grādi. Ir autori, kas tranzītos liek orbisus līdz pat 10 grādiem, ir autori, kas strādā tranzītos ar orbisu 1 grāds. Ja. Tātad orbisu izvēle ir tikai vienīgi jūs kā topošo vai esošo astrologu ziņā, un tas arī viss.
to iegaumēt. Jums ir jāuzņemās atbildība galvā par to karti, ar kur jūs strādājat, un jājūt šie te orbisi. Tas, ko es iesaku, vai nu strādājat ar defaultējiem orbisiem pēc noklusējuma, kas ir neaiztieciet, nemainiet neko, vai arī, ja jūs kaut ko mainat, tad zinat, kāpēc jūs to mainat, vai nu izvēlaties kādu autoru, pēc kuru jūs vadaties, autoritātes pēc skolas mācību līdzekļiem, bet tātad kaut kādam pieturas punktam jābūt. Nu, ja jūs strādājat ar defaultējiem saucamajiem noklusējiem orbisiem, kas ir zetā, tad šajā te logā, ka jums ir jāstāv ķeksītim auto select orb table, tātad automātiski paņemt orbisu tabulu. Ja jūs vēlaties ko mainīt, tad šis ķeksis ir jāņem ārā. Un tādā brīdī, kad jūs izņemat ārā, jūs varat mainīt orbisus, teiksim, natā vai kartei, kādus jūs vēlaties, kādi jums ir izveidoti. Ja? Es atstāšu šobrīd natālu virsū. Jūs varat likt orbisus arī tranzītiem, ja? Tad otram šim te riņķim virsū, kādus jūs vēlaties. Par orbisiem. Tad, kad ir šis ķeksis, jūs nekādus orbisus izmainīt nevarēsiet. Bet, vai viņus apstīties, jūs viņus varat. Jūs varat paņemt šķirkli orb, nepareizi pateicu, šķirkli orb table, tas ir šeit vajā. Uz Windows strādājošiem datoriem tas būs F2 taustiņš, uz Maca vienkārši vēl jāspiež hops. Un tas, ko mēs redzam, ir saucamā orbisu tabula. Viņa ir lielā. Uztaisīšu lielāku ekrānu jums. Kā viņi izskatās? Tātad, tas, ko jūs redzat, ir labajā pusē jūs redzat tabulas nosaukumu. Šī konkrētā tabula, ko mēs strādāsim, ir natāla. Tikko es kaut ko gribu mainīt, viņš man to neļauj. Jo man ir ielikts iekšā ķeksis strādāt ar noklusētajiem orbisiem. Tas, ko mēs redzam, ir tātad šajā tabulā aspekts, grādi aspektam, M mažorais aspekts, krāsa, kādā krāsā tiks aspekts attēlots, to arī var mainīt, un grādi ar katru planētu, cik liels ir orbis. Te, teiksim, mēs redzam 12 grādi, tas nozīmē, ka ar Sauli, jebkas, kas veidos savienojumu, 12 grādu robežās skaitīsies savienojumā. Un tādā veidā mēs ejam cauri visiem šiem te kartas objektiem, kas ir ļoti daudz. Bet, protams, man gribās kaut ko pamainīt, tāpēc mēs izņemam šo ķeksi ārā un atkal spiežam uz tabulu. Un tagad mēs varam sākt mainīt tos orbisus. Kā to darīt ir visvienkāršākais, paņemam kaut kādu esošu orbisu tabulu, uzējam virsū uz konkrētās planētas un aspekta, nospiežam taustiņu enter, ierakstam, cik mēs gribam, 10 grādi, holiks, un nospiežam vēlreiz enter. Viss, un tātad sākās šī te jau izmaiņa. Lai saprast, kā tas strādā, skatāmies tagad, jūs redzat natālo kartu ekrānā, redzat, un es tagad spiedīšu, mainīšu šos te kartes. Es paņemšu, teiksim, Daraganu orbis man ir priekš tranzītiem, viņi ir mazāk, pastīsimies, vai natālajā kartē kaut kas mainās. Mēs redzam, daudz mazāk palika aspekti. Tātad orbis ir šaurāks, aspekti ir mazāk. Jā. Un tādā veidā jūs varat šos te orbisus pielāgot, kā jūs vēlaties, jā. Uz ko jūs vēlaties strādāt. Kā to darīt vēl par orbisiem? Jūs varat uzbraukt uz orbisu tabulas un vienkārši šeit brīvajā vietā nospiest New Orb Table. Z nosauksim viņu, nezinu. Z lekcija. Hopā, reku viņš mums parādās. Viņš ieliek iekšā defaultos orbisus, un jūs varat sākt ar viņiem spēlēties un viņus mainīt, kā jūs vēlaties, kurus likt virsū un attiecīgi realizēties pēc pilnas programmas. Tālāk, nākošais šķirklis, pēc šī te ir svarīgs pie orbisiem, tad ielikt iekšā ķeksi. Ja mēs šeit ieliekam ķeksi, tad viņš it kā neiezīmēs tos orbisus, tos aspektus, kas ir tuvi. Pastamies mēnesi mezgla aspektu, redziet, viņš paliek tāds pats kā bija. Orba kalkulācija. Tas ir arī atsevišķs temats nedaudz, bet tur ieteicams ir atstāt
šo te average vidējo kalkulācijas rādītāju. Šito te es šeit neparādīšu ķeksi, bet tas ir arī pie orbisiem būs. Pirmajā skatā, tā izdosies, jā. Tā ideja tāda ir, ka jūs varat arī redzēt orbisu, kad viņš grafiski izpildās kā līkni. Tad jūs ekrānā uzspiežat uz aspekta, to arī caur tabulu var izdarīt. Tas, ko jūs redzat, ir stundas šeit. Šeit jūs redzat pa vertikālu sarkanu līniju, kur jūs esat šobrīd, un šī te bultiņa norāda precīzi, cikos tas aspekts notiekās. Piemēram, mēs redzam mēnesi trigons ar mezglu, bultiņa mums ir pa kreisi šajā grafikā, tas nozīmē, ka tas ir izējošs aspekts jau. Šis te aspekts precīzi bija 25 minūtēs. Mērogojama lieta svarīga strādājot ar tranzītiem, kad jāatrod precīzs datums, kad notiek kaut kāds tranzīts. Antīsi. Nākošais šķirklis. Jā, ir tāda lieta kā antīsi. Skolās šobrīd mūsdienās to ļoti maz māca. Nepamatot aizmirst vecajā astroloģijā, tas tika renesanses laikā, un pirms tam arī daudz izmantots. Antīs galvenā ideja ir, ka katrai planētai ir ēna, katram punktam ir ēna jūsu kartē, antīsiem tad nedaudz specifiska aprēķina metode, viņas ar rokām var izrēķināt, bišķi tā galva jāpiešķir ir formulas diezgan vienkāršas, bet ideja tāda ir, ka ja kaut kas veido savienojumu ar ēnu, tad viņš savstarpēji miedarbojas. Vai saprastu, tad šeit ir analoģija, jūs sauļoties foršā siltā dienā, pie jums, jūs guļat šajā te klubkrēslā, un saulē priekšā nostājas kāda persona un uz jums uzmet ēnu. Jums paliek augsti, jūs to pamatat, jūs to jūtat, tikai jau nekas nav noticis, tā saulīte turpina spīdēt, sildīt, bet kaut kādā situācijā tas šķiet nērti, vai arī gluži pretēji tas var būt patīkami, piemēram, Jupitera ēnas savienojums ar Venēru. Pašu grūzību studentu uzdāvināja, tur ir viss mans horoskops. Varat mēģināt nolasīt. Un šeit tātad ieliekot iekšā ķekšus, mēs varam pirmām kārtām ielikt to, ka šīs ēnas tiek parādītas, skatāmies uz karti, redzam parādās pelēki punkti. Kā viņus iztulkot ļoti vienkārši, tātad mēnesis antīs, šis ir mēnesis antīs, viņš ir savienojumā ar ascendentu, tātad cilvēku spēcīgi ietekmēs mēnesis, kā tāds, jā, viņam būs izteikta emocionalitāte, un pēc cik mēnesis ir versija 10. mājā, visticamāk, ka šajā konkrētajā kartē šī emocionalitāte tiks izpausta sākotnēji pret mammu, vēlāk pret sievietēm, protams, arī karjerā, kur viņš mēģinās izpaust savu lauvisko vērtnumu. Un jūs varat likt dažādus filtrus antīsiem, ne visus skatīt. Un var taisīt arī, vai viņš zīmē šos te aspektus uz antīsiem. Šobrīd mēs te nevienu vienkārši neredzam. Ieteiktu palasīt, papētīt šo te lietu. Noteikti atradīsiet daudz ko interesantu. Šeit varētu atkal jau ieteikt Froliju, horāro astroloģiju. Vai arī Frolijas sporta astroloģiju, sevišķi ap lapu 130, 240, tur ir viss burvīgi par šo tēmu aprakstīts detaļās. Tā. Tas bija galvenais par karti. Tad vēl ir aspektu virzība. Tā, uzliksim vēl vienu karti virsū. Redzat, tas ķeksis tikai šajā brīdī palika pieejams. Šeit mēs varam uzlikt, kas ar ko aspektējas. Tagad ir uzlikts 2 kartas mums virsū. Un mēs, teiksim, redzam šajā brīdī, kad otrās ārējās kartes objekti veido aspekts, šis tāds nosacīts aspekts simbols, ar vieninieku, jeb iekšējo karti, tātad ārējie pret iekšējo veido aspektus. Bet mums varbūt kādā situācijā nepieciešams redzēt tikai iekšējos aspektus, tad mēs nospiežam šo pogu,
un tātad 1:1, tad mēs redzam tikai iekšējā riņķa aspektus. Svarīga lieta, tagad ir ātri jāstrādā kaut kādā brīdī, piemēram, prognostikā jāvajag noteikt, kuri aspekti aktuālajās kartēs dublē natālās kartes aspekts, vai natālajā kartē ir sasaiste ar kaut kādu aktuālo gaisa aspektu. Tāpat mums varbūt nepieciešamība skatīties tikai šī brīža ārējos aspektus. Ja? Nu, un attiecīgi mēs varam pārslēgties sev nepieciešamajā režīmā. Lieta ļoti, ļoti, ļoti noderīga. Izmantojiet viņu un būsiet priecīgi. Tālāk. Stars, jeb nekustīgās zvaigznes. Sākumā minēju šo tēmu. Tēma arī dziļa, plaša. Noteikti papēdiet viņu, bet tātad, ko jūs šeit varat izdarīt? Pirmais ir uz zodiaku uzlikt visus zvaigznes rādīt. Nu, kā redzat, bilde pamainījās, bilde raiba, nav vērts. Jūs varat uzlikt, lai parādās zvaigznes, kas ir savienojumā ar konkrētu planētu. Tas, ko mēs redzam, kur ir Jupiters un kur ir zvaigznīte. Tātad šeit ir savienojums ar šo zvaigznīti, un kur pašā apakšā mēs varam izlasīt, ar kuru skatāmies uz tās pelēkās joslas. Es ceru, jūs redzēsiet. Jā. Tātad 21, 31, 28 sekundes svārīs spika. Bet mēs varam ielikt iekšā arī ķeksīt šeit, Actions with Planets in Planet List. Un tas, ko mēs redzam, paskatāmies tagad Jupiteru, rekuriet Jupiters, viņa grādi un šīs te nosaukums zvaigznē, ar kuru viņš ir savienojumā. Izņemot viņu ārā, redzam, hops, nekustīgās zvaigznes ir pazudušas. Tāpēc to ķeksu labāk atstājam. Migulāji neaiztiekam specifiska lieta. Tur ir uzraksts tātad orbis migulājiem 20 minūtes, turpat nav grāds. Varam likt orbisus tieši zvaigznēm, bet neieteiktu to aizrauties. Principā defaultais zvaigznēm orbis, ja nemaldos, bija 1 grāds iekšā. Iekļaut migulājus, mēs te redzam, viņi ir aprakt, virsū visi uzvilkti uz riņķa. Ja jūs nezināt viņu nozīmi, tad jēgas nebūs lielas. Ja zināt nozīmi, droši iekļaujiet un papētiet. Šajā sakarā kolbā varat sameklēt, ir vismaz 1 grāmata noteikti par nekustīgām zvaigznēm. Man pašam ir kaut kur vēl globas grāmata, tā arī saucās nekustīgās zvaigznes, tad brošūra, tur galvenās viņas aprakstīts. Frauja horārajā astroloģijā arī ir pieskaršanās galvenajām nekustīgām zvaigznēm, gan ar pozitīvu ievirs, gan ar negatīvu. Tā, size, walk. Šitā ir forša lieta. Šeit jūs bīdot slaiderus ekrānā varat šo zodiaku riņķi pievalgot savām vajadzībām. Rekupīksim, pamēģināsim pirmo slaideru pabīdīt. Tātad riņķa horizontālo pozīciju. Redzat, kā karti pārvietojas? Ļoti ērti, forši. Ceļš tad jūs daudz informāciju liekat uz datora ekrāna. Tāpēc jūs varat pamainīt vertikālo pozīciju kaut kādiem iemeslu dēļ. Varat pamainīt iekšējā riņķa platumu, šādi. Redzat, kā mainās smuki visi, planētas visi pārvietojas. Un tādā veidā jūs izveidojat to karti tādu, kādu jūs vēlaties. Jo, lai forši prognozētu, faktiski jums vajadzīgi ir vismaz 3 ekrāni, tātad tas ir izdrukāta natālā karte, atsevišķi tātad tranzīti, uz atsevišķu ekrāna direkcijas progresijas, vēl uz atsevišķu ekrāna solārs. Tā kā jums ir šāda te bilde, tad jūs varat jau tā ļoti sekmīgi strādāt. Bet, tā kā tas nevienmēr ir iespējams, tad varat strādāt arī uz vienu ekrānu un attiecīgi šos te visus elementus saukt sev vēlamajā kārtībā. Tālāk, kolāra sadaļa. Šeit jūs redzat daudz dažādus nosaukumus. Varat droši eksperimentēt. Tā galvenā ideja ir, kā izvēloties kādu no sadaļām, jūs varat piešķirt viņai krāsu. Teiksim, paņemsim zodiaka uguns zīmes, zodiaka fire signs.
Uzraksim viņas tādas ritīgi, giftīgas sarkanas. Ok. Un skatāmies, kā riņķis mainīsies. Pamainījās kaut kas? Nepamanījās. Tā, pamēģināsim varbūt viņam citu piešķirt baltu. Un es kāpēc uz Maca tas nemainās, bet tā galvenā ideja caur šeien, tātad jūs jebkuram objektam varat piešķirt krāsas. Centrālu disku, nezinu, pamēģinām šitā sanāks. Šeit, teiksim, centrālo disku jūs varat nomainīt. Tagad viņš ir dzeltens, gribat baltu, tad vienkārši ieciksiet baltu. Tātad ļoti sekmīgi varat krāsas izmainīt. Īpaši piemērots tiem cilvēkiem, kam problēmas ar redzes krāsu uztveri, tad jūs varat palīdzēt viņiem pielāgot šīs te karstes tā, lai viņi vislabāk redz. Fonti. Nē, es teiktu, ka šito tēmu, tie ir iebūvētie fonti, var piešķirt zetam citus fontus, vai teksti izskatās savādāk. Jēga tam mūsdienās laikam nav nekāda īpaša, ja vienīgi jūs esat ļoti, ļoti mākslinieciski dvēseli un nevarat esošos fontus panest. Pārvaldnieki. Šeit jūs varat piešķirt katrai planētai, kur zīmi viņi pārvaldīs. Piemēram, te ir ielikts iekšā, kad Saule pārvalda lauvas zīmi. Ja jums gribās, jūs varat ielikt iekšā, ka viņai otrs pārvaldījums būs aunā. Un svaros, teiksim, attiecīgi pēc tam darbība notiksies. Tādā veidā jūs varat izmainīt visus pārvaldījumus. Tas ir svarīgi tiem, kas strādā Sentineri, kas neiet tālāk, tad caur šeit jūs varat izmainīt viņus kā vēlaties. Un visu beidzot ir pēdējā sadaļa. Skaidrot šos sektors specifiskos. Par viņu šoreiz es nepastāstīšu, droši vien kādā citā reizē iedziļināsimies šajā tēmā, ja kādam tas īpaši interesēs. Kas ir vēl svarīgi? Tātad pirmais ekrāns. Nospiežot šim te gaišajam riņķim kartē pa vidu, jūs iegūstat šādu te rimbulu, kur jūs varat grozīt. Doma ir tāda, skatieties, reku pie kursori 0 grādi, un jūs gribat redzēt apmēram, cik tālu kas ir kaut kāda iemesla dēļ. Es prognozēm strādājot, jā. Un ko jūs darat? Jūs, piemēram, noliekat uz Jupitera, centrā parādās tātad precīzi grādus, cik tā nulles atzīme ir, un tagad pastieties uz Sauli, labajā pusē, ūdensvīrā. Jūs redzat, ka viņi ir gandrīz 120 grādu attālumā, tad 120 grādu leņķis. Faktiski šis riņķis strādā kā tāds liels transportieris, tā to varētu nosaukt, jā. Un attiecīgi jūs viņu varat lietot. Labi, šitā bija gara lekcija, stundu 23, pusavu ievads, pusstundu. Šodien ar to arī beigsim. Un nākošā lekcija būs par pārējām visām izvēlēm. Attiecīgi izpētiet šīs te lietas, kuras es jums parādīju, viņas tiešām ir daudz, jo es vairāk kā stundu runāju, un attiecīgi pētot, es jums aizņems apmēram 3-4 stundas, iedziļinoties tajā visā. Un tiekamies pēc kādas nedēļas, varbūt pat ātrāk, nākošajā lekcijā saistībā jau ar specifiskām izvēlēm, dubultkaršu veidošanu, sinastriju lietām un visu pārējo. Lai jums jauks šīs vakars, un mani gaida briesmīgi foršās bulciņas, kuras man ir uzcepusi draudzene Ilze.